Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta diezgan regulārā tehnoloģiju podkāstu 95. epizodē, kas tiek ierakstīta vienu nedēļu ātrāk nekā mēs iepriekš runājām, 11. jūlijā. Ceturtdienas pievakarē. Sarunā piedalāmies diezgan kuplā skaitā. Es Kristaps, kā arī Ansis un Jurģis. Sveiki, zēni! Vakar, labdien, labrīt, jā. Mēs iepriekšējā reizē teicām, kā labi, paņemsim tur 2 nedēļu pauzi, jo es biju sataisījies 2 nedēļas būt prom, bet biju prom mazāk nekā 2 nedēļas, esmu atpakaļ, man īsti vairāk nav attaisnojumi, kāpēc mēs nevarētu ierakstīt epizodi. Plus es arī komentāros kaut kur redzēju, ka kā cilvēki rakstīja, vajadzētu to epizodi, tā kā cilvēki gaida no mums kaut ko. Un vakar liekot kopā sarunas tēmas, es redzēju, ka par šo 2 nedēļām, teiksim, tā ir sakrājies ārkārtīgi daudz visādu maziņo tēmu, un ir arī pāris tādas diezgan lielas, foršas, interesantas tēmas, un es domāju, ka tad ķersimies un diskutēsim visām tām lietām cauri. Kā jums pašiem nedēļa bez podkāsta bija drūma, skumja, klusa? Absolūti priecīgi. Jā. Jurģi? Tu reti parādījies šeit. Man jau vispār ir tā, ka es tā fragmentāri parādos un lielo darbu jau jūs paveicat, bet man, protams, tajos brīžos, kad es neesmu, man jūs pietrūkstat, bet jāteic, kad jūs esat, tad diez kas nav. Ne, tā tas nebija domāts, bet tajos brīžos, kad nav jāraksta podcasts, tad, protams, atrodas daudz kas cits, ko var paspēt izdarīt. Jā. Bet, tā kā man bija pāris arī komentāri sociālos tīklos par to manu braucienu, tieši tehnoloģisko pusi, varbūt iesākumā iziesim cauri. Un tad es, kā jau iepriekšējos 3 vai 4 gadus vasarā parasti cenšos kaut kur ar mociju aizbraukt tālāk, un vienmēr tā tālāk aizbraukšana ir uz dienvidiem. Tātad Balkāni visādos vai tādos un šitādos griezienos, un, teiksim, pa ziemu es biju domājis, kur es neesmu bijis tur lejā vēl. Es secināju, ka es neesmu bijis Bulgārijā. Vispār nekādā paskatā. Protams, ka par Bulgāriju dzirdēts, ka tur ir tas Zelta smiltis, Varna Burgas, tās pilsētas. Tad es biju atradis kaut kur šito komunistu būvi, to Buzluģas, tas nav memoriāls, tas ir vienkārši Buzluģas viesību un nams, tu kalna galā tāds, čiplanētieši šķīvīša, tāda paskata ēka, Jurģis māja ar galvu redzējis, kaut kur bildīt ir lūk. Un tas bija man tāds galvenais mērķis, kur es gribēju nonākt un pie reizes vienkārši pieķert, kas tur vēl tur tāds pa ceļam interesants arī būs. Un tad vispār par to valsti runājot, tā kā esmu bijis tagad gandrīz visās tajās Balkāna valstīs, vispār visās, tad tur, kur nost no valsts vidienes, tur, kur drusku labāk viņi dzīvo, tā nomalēs valsts, ir ļoti drūms paskats, ārkārtīgi daudz sabrukušu, pamestu ēku. Man komentāros Twitterī norādīja, ka pat pabraukā pa Latvijas laukiem. Visdrīzāk taisnība arī ir, mums arī daudz pamestu visādu ēku un ražošanas kaut kādu, bet tur, acīm redzot, tas apmērs ir bijis lielāks, cilvēki ir dzīvojuši aktīvāk, kaut kad ir veiksmīgāk viss gājis. Tagad tur diezgan nomācoši tas viss. Bet uz valsts vidieni, tuvāk lielajām pilsētām, dzīvo viņi labāk. Nav tā kā tik slikti. Un, kas vēl bija patīkams un pārsteigums, es tā kā teorētiski zināju, ka tur ir kalni un viss šitais, bet Bulgārija ir ārkārtīgi skaista daba. Tur ir tās kalni, dienvidu pusē apakšā. Tie nav tādi brutālie kalni, kā kaut kādi, tur Alpi vai kaut kas tam līdzīgs, bet nav arī maziņie kā Tatri kaut kādi. Tur ir tā kā ļoti smuki un ir vērts aizbraukt. Un kas vēl interesanti, tur ir daudz tādu ļoti vēsturisku, ļoti senu. Tur klosteri tādi, tur kaut kādas pilsdrupas, tur no romiešu laikiem kaut kādi tur tilts tāds vai šitāds. Tur daudz ko var pētīt un tur ir ļoti interesanti tāds, vēsturiskās lietas. Protams, ka ļoti sitās cauri padomiskais laiks, jo atkal esmu pārāk jauns, bet cik esmu lasījis un pētījis, tad padomjas Savienības laikos viņi bija tādi baigie, čupojās ar Krieviem, un tāpēc ir ļoti daudz krieviskais arī tur ir palicis pāri.
visai ātri, teiksim, mazākās pilsētiņās, nezinu, benzīna tankos, kad tu kaut ko runāties ar viņiem, sapratu, ka angļu neies tur īsti. Ne jaunākiem, ne vecākiem cilvēkiem, bet tur viss automātiski notiek, krievu valodā. Sāc runāt, un tur vairāk vai mazāk saprot. Jo, piemēram, pabraucam bišķiņu uz augšu tajā pašā Rumānijā, tur ar krievu nekur tālu vairs neizbrauks. Tur tālāk viņa no tā krieviskā ir. Bulgārijā vēl daudz ir. Un tāpēc varbūt citi cilvēki, kas kādreiz grib uz to Bulgāriju braukt, nezinu, atpūsties, jo tā kā viņiem saprotamāka tā kultūra. Un es par kultūru runājot arī, mazākās ciematiņos sēž tur kaut kādas omcenītes, tur ceļā malā uz soliņa, un tu pilnīgi pēc sejām redzi, kad pabrauc garām viņas, un viņas tur noteikti domā, kas te tādi tagad brauka apkārt? Priekš kam te jānēsājas apkārt? Ir apkrāvušies kaut kādām somām, un tā. Tas ir tas, kas, man liekas, arī mums kaut kādā mērā domāšanai tūs. Bet, labi, viņiem, starp citu, Bulgāriem esot vēl lielākas problēmas tīri ar demogrāfiju nekā mums. Novecošanās problēmas, emigrācija, tāpēc ļoti iespējams, ka tur patiešām tie ciemi arī stāv tukši. Bet, cik es pats arī nav gadījies man būt Bulgārijā, bet kas vienmēr ir interesanti, ka tur mēdz tādi ļoti starptautiski kaut kāda veida brīnumi būt. Piemēram, tā pati GSM arēna vai Phone arēna. Tie abi kantori ir tā kā bāzēti Bulgārijā, Sofijā. Un tad vienmēr ir smieklīgi, ja GSM arēna tā kā ņem vairāk Eiropu, tur Indiju, tad Phone arēna savukārt uz amerikāņu tirgu, un tad vienmēr ir smieklīgi paskatīties, kā viņi cenšas izvairīties no tiem uzrakstiem Kirilicā, lai būtu tas saturs veidots bildītēm arī tāds amerikānisks. Tā diezgan rēcīgi parasti. Ok, labi, interesanti. Par GSM arēnu man likās, ka tas ir no kaut kurām no tām valstīm, bet es nebiju tā piefiksējis. Un vēl, teiksim, tādu varbūt tehnoloģisko pusi. Es biju iemaldījies arī tādā pilsētiņā kā Bansko. Atkal, kas tiem cilvēkiem, kas brauc slēpot no tuvākas vai tālākas apvidus, to pilsētu tu tā kā zina, jo tas ir tāds, cik es saprotu, ļoti izplatīts turisma kurorts, īpaši ziemā. Vasarā, protams, tur viss ir tā kā apstājies, tur ir tukšas, lielākā daļa viesnīca arī slēgtas, bet es palasīju pēc tam arī Wikipēdijā, ka viņiem ir, kā lai pateikt, tātad šo digitālo nomadu aktivitātes. Tātad tur ir kaut kādas coworking vietas vairāk, kas tajā pilsētā. Jo reāli tur ir tukša pilsēta, var ļoti skaisti daba apkārt, arī kalni, un tu vari, tur nedēļu strādā kaut ko attālināt internetos, un vakaros vienkārši vai brīvdienās vazājas pa tiem kalniem apkārt. Tāda lieta viņiem ir interesanta arī ir. Un vispār kopumā, labs tāds vibes, noskaņojums nebija bailīgi, jo, teiksim, tajā pašā Polijā vienmēr garām braucot, nepatīk man. Nav nekas tāds slikts noticis tajā Polijā, bet tie poļi man liekas tādi ļaunāki kaut kādos brīžos. Vairāk kaut Nešpatni. Nešpatni, tā būtu laikam pareizāk teikt, savukārt Bulgārijā un tur citās valstīs liekas normāli. Lūk, tad atkal par to tehnoloģisko pusi, respektīvi es negribēju ņemt līdzi kompi, laptopu, bet es domāju, kaut kādu ierīci vajag, jo es biju vienā kaut kādā braucienā pašā pirmajā laikam tikai ar telefonu braucis, un ja vajag kaut ko uzrakstīt, vai kaut kādu rakstu ātri iemest, vai vienkārši ēpastu garāku telefonā, tas ir baigais čakars. Lūk, un tad tā kā man ir iPads mini, tas vecā dizaina vēl, tas 5. paudzes, ko es lietotu nopirku iecienītajā Lombardā, es piekomplektēju klāt peli un bezvadu tastatūru. Rezultātā svara ziņā drusku vieglāks nekā laptops, bet izmaksu ziņā krietni lētāks tas viss komplekts. Jo es jau vienmēr raugos tā, ka, ja kaut kur nogāzies un somu tur apdauzās, laptops sadauzīts, tas ir virs 1000 eiro. Šitāds, pofīgi. Un otra lieta ir tas, ka zādzības, protams, man jau nav slēdzamās kastes, attiecīgi, es cenšos tās mantas turēt pie sevis vienmēr, bet tu nekad nezini, tādos ceļojumos bez plāna. Tāpēc arī vieglāk būtu laist vējos arī šādu iPadu. Un rezultātā patiesībā viss bija diezgan normāli. Ja es atceros, ka man iepriekš bija tas 4. paudzes iPad mini, tur bija ļoti redzams, ka, kad tu pārslēdzies starp lietotnēm, aplikācijām, rama ir tik maza, ka viņš
norefrešu aplikāciju no jauna. Un tā pārslēgšanās vienmēr ir tāda, tu pagaidi, kamēr sazīmējas visa bildīte, un tad tu kaut ko vari padarboties. Ja to vai kaut ko, nezinu, vienā lietotnē padarīt, tur bildi apstrādāja, otrā, nezinu, tur pārlūkā, WordPressā ielika kaut kādu bildīti, nu tad tas ir baigi jūtami. Ar šito bija labāk. Klaviera pele arī noderēja. Principā gandrīz visu, ko es gribēju izdarīt, es mierīgi izdzīvoju. Tā kā iPad mini var droši ņemt nākotnē. Man šī ir vāciņa attiecīgi, lai viņš var nolikties tā kā slīpikā, lai nav jāatspiež pret kaut kādos kempingos, viesnīcās bija. Un par viesnīcām runājot, Bulgārijā ir lēti. Protams, turistiskajās vietās arī paēst ir lētāk, bet es domāju, ka tur kaut kur random vietiņā sēdot pavisam lēti. Par viesnīcām runājot, kā es parasti meklēju Booking.comā, jo tur vismaz ir kaut kāda drošība, ka tu atbrauks un pārsvarā būs, atskaitot Poliju, kur man bija pieredze, kad mēs atbraucam viesnīcā, neviena nav, durvis vaļā, neviena nav. Bet savukārt Bulgārijā tātad mans secinājums bija tāds, ka ja es 5 sāku meklēt vietu, vienai personai man, novērtējums virs 7, iekļautas brokastis, ap 30 eiro nakts. Un man liekas, ka tas ir lēti. Turpat Rumānijā, stundas 3 pabrauc uz augšu, tur bija 50 un uz augšu eiro. Attiecīgi, un tagad tev ir 30 eiro naktsmājas, tad tā kempings paliek kaut kādā otrajā plānā. Jo, kāpēc, ja tev ir viss kondicionēta telpa, jo karstums tur diezgan liels. Lūk, tas ir tā tehnoloģiskā viena lieta. Atkal navigācijas izmantoju Google Maps, jo es biju jau iepriekšējos gados, man tur atsevišķi telefons, tam ir vispār nekāda problēma. Sakariem tātad tam vecajam manam iPhone'am bija iRollo eSIMs, lai man nav jāpērk kaut kāds vēl pieslēgums, un tur arī kaut kāda nepilni vai ap 10 eiro, 3 gigabaiti, un nedēļas laikā viņš iztērēja 1,5 gigabaits. Uz Google Maps un uz kaut kādiem gan jau, ka tur notifikācijas viņš tur fonā. Es nebiju iztīrījis to telefonu pavisam tukšu. Bet pilnībā apdzīvotā pasaules daļā ar Google Maps var izbraukt. Un šogad man pat nebija nekādu baigo pārsteigumu, kā pagājušajā gadā Albānijā viņš tur domāja, šeit būs foršāk braukt. Un ceļš īstenībā tur nav nemaz tik izbraucams viegli. Tā kā tas ir labs. Vienīgais tās gļuks tehnoloģiskais bija tas, ka man mocim ir lādētājs, piepīpētājs, kur tur iebāzt iesprā to 12 voltu lādētāju, un vienā brīdī es domāju, palādēšu vienlaicīgi gan to navigācijas telefonu, jo viņš jau tomēr diezgan izlādējas, un savu to pikseli. Un vienā momentā es piefiksēju, kaut kā viss vairāk nelādējas. Kas notiek? Kur problēma? Vakarā pajaucu vaļā, noņēmu beņķi, skatos, tiešām bija drošinātājs, un tur ir tai konkrētajai ķēdes daļai ir 2 ampēri, un ar 2 ampēriem pabarot 2 telefonus nepietiek. Tā kā, zināsim nākotnē, kad jāliek vai lielāks drošinātājs un ar potenciāli kaut ko citu sačakarēt, vai vienkārši nevajag lādēt 2 ierīces vienlaicīgi. Tā. Vienīgais par to navigāciju. Man bija paredzēts, lai nebrauktu Serbijā, braukt no Rumānijas iekšā Bulgārijā, bet tur bija ārkārtīgi karsta diena, kaut kādi 3-8 grādi. Google Maps sāka rādīt, ka tajā manā ieplānotajā robežu ķersošanas punktā ir kaut kādi sastraigumi sāk veidoties, un ja tu esi visu dienu jau braucis tajā karstumā un kaut kur mīcīties pie robežas, tad es skatījos, kādas ir opcijas. Un tad, protams, ka piedāvā alternatīvos maršrutus. Un izskatījās, tu kā iebrauc kaut kur tur Serbijā, mazliet mazu kņipacīti, pēc tam vēl izbrauks laukā no Serbijas, un tu būsi aptuveni līdzīgā laikā, bet bez stāvēšanas. Un tad bija mans arī piedzīvojumi uz Serbijas robežas, kad tur tik nomaļa tas robežpunkts bija, tur būdiņas 2 stāv. Piebrauca pie pirmās, tur stopzīme, konus uz ceļa, bet tur vispār nekādas dzīvības. Tā kā lodziņi visi ciet, viss kluss, cilvēku nevienu neredzu. Es lēnām ripinos uz otro būdiņu. Ar cerību, ka tur priekšā šlagbaums, un es tālāk nebraukšu, vienkārši stāvēšu un gaidīšu. Paspēju paripot garām tam konusam, un es dzirdu kaut kas fonā jau brēc. Paskatos, tur serbu policisti izskrējas no kaut kurienes ir. Un ne krieviski, ne angliski, vienkārši serbu valodā. Kas tu lohs neredzi, stopzīme neredzi konusu. Un aiziet. Pirmoreiz mūžā man bija padziļinātā pārbaude. Visas mantas izkartīja, kas ir uz moči, kas viss ekipējumā. Pēc tam izlīda no būdiņas kaut kāds vēl nopietnāka paskata vīrs, ejam iekšā. Tur viņam stāvs palodzes cimdu, šito te gumijas paka.
izvelk cimdus, es tāds Un vazelīns, es ceru. Jā, tad mēs ieejam tādā mazākā kabinetiņā. Un tad viņš teica, kad viņš no sākuma pabrīdināja, ka šeit tagad ļoti uzmanīgi, kad dari to, ko es saku, vispār nekādu komentārus, un tad visu detalizēti manu tur māku izskatīja. Man ir tāda somiņa militāra paskata, kurā ir vadi, kabeļi, zāles kaut kādas. Es secināju, ka man ir tik daudz zāļu. Neizmantoju nevienu, bet tur vēdera zāles, tur kaut kādas tur galvas sāpju zāles, vēl tur kaut kas. Un vienkārši, kas ir tas? Kas ir šitais? Piemēram, mūsu pusē ibumetīns ir ibumetīns, jā, bet citās pusēs to ibuprofēna līdzekli mēdz būt arī kaut kā citādāk sauc arī. Un tad viņš tā kā, vai pacel tēkraklu, pacel pagriezies, jā, tur bikses nolaid lejā. Labi, neko. Tad viņš saka, kas to zābakos ir, jā, tur moto. Es saku, 3 dienas sasvīdušas zeķes. Viņš pasmaidīja un neteica tā kā vilkt nost. Bet, jā, tāda interesanta pieredze. Tā kā ar serbiem uzmanīgi un bez vajadzības tie valstī pavisam noteikti braukt. Klausies, Bulgārija ir Schengenā vai nav? Bulgārija? Labs jautājums. Jāskatās sarakstos. Pēc tam, teiksim, robežu ķersošana no Bulgārijas uz Rumāniju bija pases pārbauda, tāda ļoti simboliska, bet nekas vairāk. Savukārt no Rumānijas atpakaļ uz Ungāriju, tur bija nopietnāka pārbauda. Tur viņi to pasi kaut kur tur kompī. Man liekas, ka tas bloks tur Rumānija, Bulgārija ir savā starpā neitrālāks un samērojams un pret pārējo Eiropas daļu. Pārklau, vai par šo mēs plašāk negribētu lasīt blogā Kristaps LV vai būs arī tas kaut kad vēlāk. Bet tā kā jā, Mums ir šis tas vēl cits, ko pateikt šodien. Jā. Iedod. Es saprotu, ka viss, ko es gribu pastāstīt, tev neinteresē ne par elektroautomu. Man bija interesanti. Jā. Ja kāds seko Kristapam Twitterī, tad tas jau viss bija nedaudz īsākā formātā. Jā. Vai daudz kas? Par to, ka tu tur skvatoji kopā ar čali uz robežas nelielā būdiņa, par to tas tā kā nebija teikts. Bet tieši pievienotā vērtība podkāstam šim, jā. Lūk. Ko jau par to mēs tam mājās teica? Viņa atpakaļ atbrauc, tātad atkal esmu viņas problēma, viss kārtībā. Bet rezumējot, Bulgārija ir ārkārtīgi skaista zeme, jutos droši, ceļi turistīgākās vietās ir labi, nebrauc viņi bīstamāk un sliktāk kā Rumānijā. Ja jūs izdzīvosiet Rumāniju, tad būs viss kārtībā ar Bulgāriju. Un vēl kas ir jāsaprot, kalnos tur nav ātras braukšanas. Tur ir tieši ļoti ilgi un lēni visi. Tur ātri nekur netiksiet. Tiešām brauciet un lēti, salīdzinoši pret, to, kas pie mums pie tam, piemēram, arī ir. Lūk, Bulgārijas bloks ir pabeigts. Tu gribi uzreiz ķerties klāt pie Samsung jaunumiem, Anci? Nē, man par Samsung ir tikai viedoklis, man ir 0 zināšanas. Tad sākam ar Samsung. Es zinu, ka viņiem tur bija problēmas, ka viņiem bija kaut kādi lielie streiki beztermiņa. Jā. Un tā tālāk. Bet tā kā tie streiki ļoti tālu no Parīzes, tad tas nav būtiski šobrīd. Tas ir, kur Dienvidkorejā vai kur viņiem? Jā, tur bija bezgalīgi tālu un tas mūs tā kā nesatrauc. Ziņa bija jau sen, bet tas, ka šonadēļ bija, ka viņi pagarina to streiku uz neierobežotu laiku. Kaut ko viņi nav spējuši tur vienoties, tā arotbiedrība vai kas viņiem tur ir. Bet par to mēs dabūsim dārgākus tagad lokāmos telefonus. Lieliski, kur vēl dārgākus. Tātad 10. cenas jau ir kosmosā. 10. jūlijā. Pagājušo gadu 100 eiro klāt. Sīkums. Tātad 10. jūlijā, tad vakardienā tika prezentēti jaunie Samsung produkti. Tā ļoti vienkāršot runājot, 2 jauni salokāmie telefoni. Ja pareizāk sakot, veco salokāmo telefonu jaunās versijas. Fold 6, ja? Un Flip 6. Fold ir tā grāmatiņa un Flip ir tā pudernīciņa. Un vēl vai gadījumā mūsu paša Keitija tur nebija uz vietas? Jā, Keitija bija. Viņa uzrakstīja ļoti politkorektus rakstus arī par to, kas tur bija sniegšana, par to norādīja. Atšķirībā no mums šobrīd. Kas pašās vaļā. Bet tātad, principā, tie telefoni ir ar uzlabotiem dzelžiem, aktuālie chipsetī, tur iekšā taču Qualcomm ir. Tur nav Exynos, ja? Vai vienā no viņiem nav Exynos? Kas tur bija? Ir. Abos ir Qualcomm. Ļoti labi. Būtībā tās no tādiem dzelžiem tās vienīgie uzlabojumi ir tas, ka, ka šī brīža veiktspēja tur ir iekšā. Ekrāni ir kļuvuši nedaudz spilgtāki.
ja nemaldos, viņiem ir izdevies drusku uzlabot arī IP certifikātu, jo tagad, ja pirms tam bija IPX8, kas nozīmē, ka ir mitrumdrošs, bet nav putekļu aizsardzība nekāda, tad tagad ir IP48, kas nozīmē, ka vismaz kaut kāda minimāla aizsardzība pret daļiņām un putekļiem arī ir ieviesta, drusku spilgtāki ekrāni un nelielu uzlabojumu kamerām. Par Foldu 6 runājot, nedaudz ir pamainīts arī ārējā ekrāna proporcija. Tas ir kļuvis nedaudz platāks, kas ir pozitīvi, jo tik cik es esmu to testējis, vienmēr ir bijis tas baigais mīnus, ka reāli tu aizvērtā veidā tur ir tāda pults formāta kaut ko, kur tu nevari uzspiest pa tastatūru, un kad draugi jau sāka uztraukties par manu mentālo stāvokli, cik nesakarīgas kļūdainas īziņas viņiem rakstu. Tagad tas daļai varētu būt atrisināts, jo tas ārējais ekrāns ir kļuvis nedaudz platāks. Un daļai droši vien atrisināts ar mākslīgo intelektu, jo tu varēsi kliegt uz to telefonu virsū. Arī, jā. Un vispārējais jau tur ir tikai un vienīgi programmatūras stiķi un triki, kur viņi stāsta, kā AIs tik pilnīgi visu pasaulē varēs izdarīt. Un pie tam, kas ir interesanti, viņi tātad Samsung savā mājaslapā, tātad savā reklāmas laukumā reklamē Google lietu, tas Circle to Search apvelc, lai meklētu, tā ir Google štela, tam nav nekāda vispār sakara ar Samsungu. Un acīm redzot, ir tik maz, ko viņiem teikt par savām jaunajām ierīcēm, ka viņiem nākas šādas lietas pieminēt. Kas ir ar dizainu tam Foldam gadījumā? Bet zini kā, Kristapa, tur ir jāpaskatās arī uz Samsung sadarbību ar Google, jo Samsung gan laicīgi jau izdarīja lietas, lai viņi būtībā varētu ļoti daudz ko darīt, veidot Google, teiksim, taisīt tensoru chipsetus un tam līdzīgi, un rezultātā tad Samsungam krietni ātrāk nonāk, teiksim, arī kaut kādas tās jaunās Google lietas, arī tas Circle to Search un tam līdzīgi, jo pie pārējiem pagaidām vēl, manuprāt, izņemot pikseļus, vēl tā feature nav atnākusi un kaut kā tā. Labi, fair enough. Par dizainu. Tam Foldam taču ir kantainais dizains, tas, kas parādījās tagad šitiem te Galaxy S24 paaudzē, pareizi? Agrāk viņš bija tāds nopaļotāks. S24 Ultra. Ultra, jā, sorry. Un par izturību arī tātad runāja vairāk. Tā ir Jurģa pieminētā tā putekļu bitrumu izturība. Kaut kas arī tiem displejiem tur vairāk izturīgāks ir tas pārklājums, plēve kaut kāda, vai par to tur informācijas tik daudz nav? To es nepiefiksēju, bet to mēs dosim notestēt Henrijam. Okay. Jā. Gatavo maciņu, Henrij. Būs jāpērk Samsungs. Pat 2000 vai cik, tur 1200 laikam bija lētākais, ja kaut kurš tur. Daudz. Man liekas, ka flips bija 1100 kaut kas, un Foldam tur vispār bija kaut kāds kosmos ap 2000. Jā, tātad jā, man liekas, tur bija no 999 pagājušajā gadā uz 1100 šogad, tam, kas ir tas pūdernītes formāta. Un man liekas, ka no 1800 uz 1900 šogad, tam, kas ir grāmatiņas formāta. Jā. Vai kaut kas uz tam grāmatiņas formāta, vai bija no 1700 uz 1800, vai no 1800 uz 1900, bet tas tāpat vēl ar vienu ir kosmos. Bet es varu pateikt tās savas vilšanās. Skaidrs, ka pirmkārt tā mana vilšanās ir tā, ka neapstiprinājās gandrīz neviena no baumām, jo pirms tam bija baumas par to, ka tik viņi izlaidīs, 3 dažādus Fold modeļus, ka būs Fold Ultra, ka būs Fold FE un kaut kas tāds, un tad, ir parastais Folds, un faktiski tur tā, liels upgrades no iepriekšējā modeļa tur, nav. Es vismaz neredzu. Tas, kas man ir arī vēl viena vilšanās, ir tā, ka, piemēram, nav palielināts akumulātoru izmērs, ka tie vēl aizvien ir litija polimēra 4400 mAh akumulators. Ja skatās tos pašus ķīniešus, jā, viņiem varbūt nebūs 7 gadu softa atbalsts, kā Samsungam šobrīd ir, un tiešām Samsungs mākslīgajā intelektā ir drusku vairāk investējies nekā citi, bet dzelžu ziņā ķīnieši reāli ir pārspējuši šajā formātā to pašu Samsungu. Viņi taisa pirmkārt plānākas ierīces, otrkārt ar
krietni ietilpīgākiem akumulatoriem un krietni interesantākām, labākām kamerām, kas arī ir tā kā interesanti, ka viņi pat jau ir periskopu kameras, kas aizņem diezgan daudz vietas, jau kaut kādā veidā iemānījuši atveramajos un tam līdzīgi. Tā kā man liekas, ka Samsungam vajadzētu kaut kādā brīdī paskatīties drusku uz konkurentiem. Nu kā, pagaidi, viņi ir paskatījušies konkurentiem, sataisījuši kopijas Apple produktiem diviem. Bet noslēdzot vēl to telefonu daļu, kopumā man liekas, ka dzelžu ziņā viss tur ir vislabākajā kārtībā. Taču aktuāls Qualcomm Snapdragons, tur tas Gen 3 vai ja? Protams, ka tur dzelžu ziņā viss ir kārtībā, bet zini kā, teiksim, ja būtu Samsungs tikai viens pats, kas ražotu šādu tipu ierīces, tad tur vispār nebūtu, kur piesieties. To, ko mums piedāvā, to mēs ņemam, un tur viss ir forši. Bet, ja paskatās globāli, tas pats OnePlus Opens, tas pats Honors, kas taisa jau praktiski jau tik plānas salokāmās ierīces, ka tās diži neatšķiras no parasta vietu tālruņa. Pie mums nopērkami Nokijas visādi lokāmi, es nezinu, kā viņus tur dēvē tehniski nosaukumos. Jā, tas starp citu ir arī lētāki stipri. Arī starp citu, jā. Tā kā, tur ir kaut kādi virzieni, kuros būtu interesanti, tā drusku tā sajūta, ka otro gadu pēc kārtas tur drusku tomēr tiek gulēts uz lauriem. Bet tā, protams, tas dzelžu komplekts, viņš jau ir foršs, labs. Labi, ejam tālāk. Tad tālāk viņam bija vietpulksteņi prezentēti, Galaxy Watch 7. Tie gan bija nokopēti no Galaxy Watch Ultra. Tātad Watch 7 turpina to viņu parasto, to klasisko Samsung vietpulksteņu sēriju. Un tur, man liekas, nekāda baigo pārsteigumu nav. Tur ir visi aktuālie sensori. Komentāros prasīja, vai tur ir skābekļa sensors. Ir tur skābekļa sensors. Viss kaut kas tur ir. Un man ir sajūta, ka, ja tev ir Samsung ierīce, tev ir tas Samsung Health iekšā jau telefonā, tad ir tikai loģiski, ka tu blakus izmanto arī Samsung vietpulksteni. Jā, tu arī to lādēsi tur regulāri. Bet manā ieskatā tas vislabāk darbosies kopā. Tad Samsung ir televizors, Samsung leduskapis, jā, viss forši, tā ekosistēma darbosies. Bet no tiem jaunajiem produktiem tad ir Samsung, tas Galaxy Watch Ultra. Mēs redzam jau pēc nosaukuma, ka tur ir vilktas paralēles ar Apple Watch Ultra. Uzreiz internetā daudz komentēja cilvēki. Samsungam Ultras modeļi, piemēram, telefoniem bija pirmajam. Jā, bet tur vēl vienmēr var brīnīties, kurš no kura. Jā, bet uzreiz internetā varēja lasīt rakstus, tātad nokopējuši no Apple to dizainu un visu pārējo. Šeit tur tā jāpaskatās, tāpēc, ka, protams, kad kaut kādas līdzības ir, siksniņa, man liekas, ir 1:1 nospiesta, tā spilgt oranžā. Tad varbūt vēl tas nakts režīms, kad tev viss sarkans paliek. Citi vielpulksteņu ražotāji tādu feature piedāvā vai nepiedāvā? Garminam ir. Jā. Sarkanais, jā? Jā. Okay. Tu vari ieslēgt nakts režīmu, viņš pāriet sarkanajā režīmā. Tur samazinās informācija, kas tiek ekrānā parādīta. Bet, jā, tur visu kaut ko var tajā sarkanajā režīmā tur pārslēgt. Ok, ļoti labi, jā. Bet pamatās, man liekas, ka tam ir jēga, ja tiešām tev ir OLED ekrāni. Šitos te parastos, tos TF vai kā viņi tur TN, tos pārslēgt tajā sarkanajā. Man liekas, kaut kādiem Fēniksiem ir, bet par Garminus runāju, bet tie, kas ir Epixi un vai viņiem, viņiem ir 965. laikam arī ar OLED. Par 965. es neesmu pārliecināts, ka tam ir, bet Epixiem ir iekšā šitais tajā. Tā ir forša feature tumsai. Ok, labi. Es nezinu par tiem Garminiem, tā kā paldies par papildinājumu. Bet vizuāli, es saku, ir līdzības ar to Apple Watch Ultra, bet man liekas, ka nav nemaz tik līdzīgi. Ja viņiem nebūtu tik ļoti reklāmas materiālos tā oranžīgā siksniņa, kas gan izskatās tāpat, vispār nevarētu savilkt baigās tur paralēles. Un kopumā, jā, tāds aktīvākajiem ļaudīm tur tāds izturīgāks tas pulkstenis, tur IP68, lielākā temperatūra diapazonā, gan jau, ka bača bišķiņi ilgāk darbojas nekā parastajiem
Bija diezgan liels sūdzības par to, ka šis Samsung Ultra pulkstenītis ir ar 100 metru ūdens izturību, bet atšķirībā no citiem šāda tipa tik dārgiem pulksteņiem šim te nav iekšā tas ūdens spiediena dziļuma sensors, tā ka tu nīrsti. Tas, kas bija Apple Watch Ultra, kur viņam bija tā diršanas aplikācija. Jā, tas nevar būt īsti. Ka tur nav kaut ko ielikuši iekšā, ka tur ir ietaupījuši, vai anzina, kas tur ir, vai nav. Vai nav softisku atbalsta, vai kas. Pulkstenim, kas maksā 699 eiro. Nu labi, un cik maksā Apple Watch Ultras? Labs jautājums. 899, man liekas, vai kaut kas tāds. Jā. Nu, ne jau pirmās paudzes. Tur bija tā, ka Samsungs ir par 100 eiro, man liekas, lētāks. Tā. Watch Ultra 2 ideālā ar atlaidi 819. Bet 899, jā. Nu, bet tas ir Apple. Apple var maksāt vairāk un viss ir kārtībā. Nu, protams. Viņš var arī nestrādāt. Tas var arī nestrādāt, bet tas taču ir Apple. Apple vienmēr strādā, kad strādā. Un ja nestrādā, tad tā vajag. Tālāk, par pulksteņiem, tā kā, forši, teiksim, tas Galaxy Watch 7, man liekas, ir pavisam adekvāta izvēle. Kā jau minēju, ja tev ir Samsung telefons, nečikarējies. Cik maksā tas lētākais viņiem? 7. pulkstenītis. To es tā kā palaidu garām. Tūlītās tā pateikšu Galaxy. Kaut kas ap 300, man liekas, bija. Ap 300, domājam. Galaxy nesājumās ierīces, mājaslapa. Viņam tik daudz to produktu ir. Galaxy Watch. Cena. Viņiem vēl ir Latvijā Galaxy Watch FE parādījies. Tātad tas ir tas 229, tas maksā, un Galaxy Watch 7 maksā 369. Tā normāli, tā viņi arī maksā. Šitie dārgā gala, tas tā nav, zini, kaut kāds. Jā, bet tas ir Android VR draugi. Vienas dienas akumulators. Bet Apple Watch arī Apple Watch tur ir tas mindsets, citi teiks mindsets, citi teiks idiotisms, kas nosaka šo te vēlmi iegādāties tādus produktus. Bet smuki izskatās. Reklāmas materiāls un bildītājs, viss smuki izskatās, ja Samsung. Jā, digitālie tie attēlojumi, tie vienmēr jauki izskatās. Displays ir nice. Un pat siksniņas mehānisms viņam tagad ir magnētiskais. Vai tā arī iepriekš bija Samsungiem? Neatceries, kurš testēja pēdējais kaut kādu Galaxy Watchu? Nezinu, man liekas, man bija kaut kāds 5. vai 4. pēdējais, ko es redzēju. Labi, un tad visbeidzot tika prezentētas arī austiņas, jaunās versijas, Buds 3 un Buds Pro 3. Un tagad Samsungs ir visu kaut ko mēģinājis austiņu paskatās. Taču atceramies mēs tās Beans, tā pupiņu tipa austiņas. Tas bija super. Tas bija super. Ļoti daudziem nepatīk, bet man likās, tas bija viens no superīgākajiem produktiem. Tikai ārkārtīgi nērti. Nu, lūk, te ir viens, kuram ir ārkārtīgi nērti licies, bet man likās, ka ir ārkārtīgi ērti. Super, tev neviens nepievērš uzmanību. Viņas tās, kas mums bija iedotas, tās bija tādā zeltaini, tumši sārtā krāsā. Tas tā kā uzkrītoši, bet ja būtu mazāk uzkrītoši kaut kāds bling-blings tur virsū, vai nebūtu pareizi kaut kāds bling-blinga, tad es teiktu, ka super, tev tur tāds iebāsts austiņā ir, neviens gailes pakaļ nedzied vai vienalga. Jā, bet viņas ir neērtāk ielikt un izņemt laukā. Tā, kad man bija uz vienu brīdi tie Pixel Buds, tās maziņās arī austiņas, kas tev jāieskrūvē ausī, man nepatika. Un tad kaut kad pēc tam parādījās man uz testu OnePlus tās austiņas, kas bija uz kājiņām. Un tad es uzreiz sapratu, ja tev austiņām nav kājiņas, tad ir neērti. Mēs jau par to mindset iepriekš te runājām, jā. Jā, bet par mindsetu Samsung runājot, tad Samsung mindsets ir kopēta Apple, un tad šoreiz viņi brutāli, vistiešākajā veidā ir AirPodus nokopējuši. Viņi sapratuši laikam, tur bija smuks komentārs, Keitijai bija pilnīgi Samsung ļaudis. Kamēr tu meklē, es teikšu, ka šoreiz ar tām ausīm tas dizains ir, come on, tu var kaut ko citu izdomāt, druscītiņ. Jā. Uzlikt 3 Adidas strīpes virsū. Tātad Keitija saka, ka viņa... Tur jau ir tāda dīvainā atšķirības zīme, ka viņi tur kaut kādas LED strīpiņas bija uzlikuši tā, lai vismaz kaut kā atšķirtos. Tātad Samsung pašai skaidrojuši Keitijai tā, ka
ka balstās uz pētījumiem un klientu atsauksmēm. Ja klienti saka, ka mums patīk AirPodi, tieši tā, ka mums patīk AirPodi, labi, kopēsim AirPodus. Šeit tiešām viņi ir, come on. Un internetā es jau vakarā lasīju, jo tiešām reāli atklāti izsmejošus rakstus no Samsung saņematies. Kāpēc jūs turpināt uzturēt to tēlu, ka jūs paši neko nejēdzat sataisīt savu? Jo spēj, mēs taču zinām, ka Samsung spēj izveidot foršas lietas, kāpēc ir jākopē tik brutāli citi šitie produkti. Bet Galaxy Buds 3 ir tā kā AirPodi parastie bez silikona uzgaļiem, un vienkāršāk arī maksā €179, un tiem laikam tad nav ANC, respektīvi šitā trokšņu slāpēšana, un savukārt dārgākie €249, līdzīgi kā Pro ar silikona uzgaļiem, un ir tiešā mērā tās AirPods Pro austiņu kopijas. Bet viņiem gaismiņi ir, jā, tas, ko jūs piezīmēja, Jurģis, jā. Es gan nesaprotu, kāda tam vispār var būt funkcionalitāte, tāds diezgan pašmērķīgs veids, kā atšķirties. Vienīgais, ko es savā galvā izštukoju, ka varbūt, ja tev kaut kur ir nokritusi, nomaldījusies tā austiņa, tad tu varbūt vari attālināt palūgt, lai viņi paspīdina, tad tu viņu ieraugi vai kaut kā tā. Es nezinu, bet viņam arī tas vāciņš, un tā kārbiņa uzlādes izskatās arī brutāla kopija formas ziņā AirPodiem, bet viņiem ir caurspīdīgs vāciņš augšā. Un tad tā gaismiņas tur cauri arī laikam spīd kaut kādā brīdī. Es ticu, ka skanēs labi. Tās austiņas. Protams, mēs testēt viņas nedabūsim par šādu izrunāšanu. Bet izskatās foršs produkts, bet tikai tas, ka tiešām AirPodus. Visa tā restīta mikrofonu, labi viņiem ir asākas malas tai kājiņai, nevis apaļas pilnībā. Bet tā ausī bāžamā daļa, ļāviens. Kāpēc? Kas paši nevar taisīt kaut ko savējo? Aptaujas, ne? Un atkal tās visas AI šeit un tur, bet tas, ko es rakstīju jau arī savā tajā rakstā par to Galaxy S24, ko es testēju, tas, ka daļa tiešām nav pieejama mūsu pusē no tām AI featurām, bet tev viņas neuzmācas, vismaz telefona pusē. Tu tiešām vari lietot to Samsung ierīci, jā, tur marketinga materiālos pa ielu ej, tu redzi, tur kaut AI, tur šmējāja, viss šitais, bet netraucē tev, neuzmācas. Ja? Tāpēc es ticu, ka arī šie te jaunie izziņotie produkti, kā tādi, kā gadžeti, viss tur ir vislabākajā kārtībā. Super. Rezumējam šo te produktu, ja? Jā. Malcam uzreiz tālāk pie, manuprāt, ļoti interesanta vēl arī jaunuma, tātad Nothing jaunā produkta. Ļoti fifīga dizaina ierīce, kurā kaut kādi aksesuāri tur pieskrūvējami. Jurģi, es domāju, ka tu noteikti vairāk par šo zini, pastāsti. Es gribēju kaut kādas rūpības pateikt. Aiziet, sākam varbūt. Ne, Jurģis varēs. Pēc tam. Tā, pirmkārt, es gribēju norādīt, ka Henrijs bija rakstījis, sveiciens Henrijam, ka viņš bija rakstījis, ka ir jau pieejams šis te, kā viņš tur sacās, CMF Phone 1, bet ir iepriekš pasūtāms. Otrkārt, īsti nesapratu Latvijā, vai viņi varēs dabūt. Lielbritānijā tuvākais es redzēju, ka viņi ļauj iepriekš pasūtīt. Latvijā es iegāju no telefona vietāruņa, un es nevarēju atrast to iepriekš pasūtīšanas pogu, jā. Mēs tikko pirms tevi gaidījām uz podcastu, tieši iegāju mājaslapā, apstījos, un tur man viss rādījās, ka sūta uz Latviju arī. Ok, labi, es iegāju no vietāruņa no Android ar Firefox beta versiju, un man nerādījās pasūtīšanas pogu, bet iespējams man ir kaut kāds nobloķēts, reklāmas nobloķēts. Nedariet tā. Tātad, ko es gribēju teikt, ka šis te CMFs, kas ir Nothing Phone lētais apakšzīmols, ir, ja mēs šo te pieņemam, ka tas ir vienā nedēļā gandrīz iznācis ar Samsung jaunajiem telefoniem, tad Samsungs, kā jau mēs noskaidrojam, vai vismaz reklāmās jājūz AI, mākslīga intelekta hype, bet CMFs ar savu Phone 1 piedāvā, varbūt jāpiemina uzreiz, ka €199 maksā šis te CMF Phone 1. Ar šo te CMF telefonu viņi piedāvā, varbūt nesauksim tos par inovācijām, bet kaut kādus iespējas brīvības, kaut kādas, varbūt neteiksim, nebijušas jaunumus, bet kaut kādas tomēr
viedtālruņu tirgumu tomēr jaunumus ar šiem te nomaināmajām pakaļiņām. Tur var kaut kādu maciņu pielikt ar magnētiņu, tur ir nomaināmi paši šie te, kā viņi saucās, coverīši, ne, bet tās pakaļus vāciņu. Pakaļus vāciņi ir nomaināmi, un šodien es izlasīju ziņu, ka CMF ir izlaidis dokumentāciju, kur tu vari pats ar savu 3D printeri izdrukāt šos te vāciņus, vai tev tā pieslēga, tā saslēga vieta, ar ko te vāciņš saslēdzas kopā ar viedtālruni, ir izmēri zināmi, un tu vari, nezinu, kaut vai ziloni piedrukāt tur aizmugurē klāt, vai vienalga ko, vai Kristaps kuteli piedrukāt aizmugurē, vai ko kurš vēlas, vai ne? Tas man likās tā, salīdzinot ar Samsungu, kuri spēja tikai bišķiņ pamainīt, varbūt nosaukums kamerām, ir forši, kas man nelikās forši, šim CMF Phone 1, ir tas, ka tur nav iekšā NFC. Nav un viss. Un tas, jā, es jau biju gandrīz gatavs pieteikties, patestēt to viedtālruni, ja gadījumā mums to iedos. Bet, ja tur nav NFC iekšā, tad... Kā lūdzu? Nav bezkontakta maksājumu. Nav maksājumu, tu nevari ar to savu Smart ID tur smuki sasieties kopā, jo tu nevari to savu pasi vai ID tur noblinkšķināt pret tā izmuguri. Mūsdienās tas NFC tomēr ir vajadzīgs, un dažkārt pat, vismaz es skatoties uz viedtālruni jaunu, neiedomātos, ka man ir jāskatās, ir tur NFC vai nav, man liekas, tas mūsdienās jau tāds. Ar citu, tas ir tāds labs indikators, ka noiet tirgus šim ir paredzēts Indija, jo Indijā bieži vien viņi to NFC faktiski pat neiekļauj budžeta klases viedtālruņiem. Piemēram, arī Xiaomi produktiem ir, vismaz arī tajā pašā GSM arēnā ir rakstīts, ka market no tirgus atkarīgs. Tev Indijā nebūs NFC, tev Eiropā būs NFC. Bet jā, tas ka viņiem nav, ka CMF nav ielicis NFC, tas man arī bija bišķiņ šokējoši. Bet tas, ka ir izdevies telefoniņš, kurš pozitīvā veidā grib taisīt apvērsumu budžeta klasē, kas parasti lieliem ražotājiem šķiet diezgan garlaicīga klase kā tāda, tās gan ir superīgi. Un par to dizainu, man liekas, ka tajā dizainā absolūti parādās tas CMF abrietūras, tas izskaidrojums, color, material un form factor, tātad krāsa, materiāli un forma. Un zini kā, man pat gribas teikt, ka tās fifīgās krāsas un tie personalizējamie vāciņi, ka tas, man atcīt tādus foršos Nokijas un Lumijas laikus, kad bija tās dzeltenās plasmas, tie korpus pilktie, kur nebija tev pēkšņi tas tonis vienkārši. Tā kā pēdējos gados ir populāri tur atjaukt ar pienu un tad pateikt, ka tas ir, Midnight Blue, bet lai gan tur no zilas krāsas faktiski nav nekā. Un, protams, ka jā, tur ir arī kaut kāds tas inovatīvais gājiens, ka tu vari pats viņu atskrūvēt un ne tikai nomainīt krāsu, bet tu vari, piemēram, pielikt klāt tur kickstandu, lai tu vari atsutēt telefonu, tu vari pielikt to maciņu, tu vari pielikt tur virvīti pakārt kaklā viņu, tur, lai kuram tas arī būtu interesanti. Un tur, protams, jā, no tās tehnoloģiskās puses tur ir pieļauti kompromisi. Kompromiss numur 1, protams, ir jau pieminētais NFC trūkums. Kompromiss numur 2 būtu tas, ka nav stereo skaļruņi, ka ir viens mono skaļrunis apakšā, jo pat budžeta klasē tā jau ir jau kļūst par normu. Zināms kompromiss ir arī kamerām, ka otra kamera ir nevis ierastā ultra platlēņķa, bet dziļuma sensors, kur tāda veca tendence. Zin kā, pieliksim otru kameru, bet ieliksim kaut kādu tādu, kas ir kaut kas lēts un praktiski neizmantojams. Bet tā citādi, pirms podkāsta Kristaps tur bišķiņas pļaudījās par to, ka Mediatek, bet man ir jāsaka, ka Mediatek, piemēram, budžeta klasē piedāvās
augstāku jaudu nekā Qualcomms. Jo Qualcomms tur to budžeta klasi vispār ir drusciņā atstājis novārtā, jo arī šogad, kad es testēju Honoram, neatceros precīzi to nosaukumu Magic 6 Lite vai kaut kā tam līdzīgi. Tur savukārt kā reizi bija Qualcomms 6 Gen 1 vai Gen 2 processors. Un kā viņš lagoja, kā viņš ņēmās, tas bija diezgan neizturami. Bet tajā pašā laikā es dabūnu visādus Poco un Xiaomis un visu kaut ko tādu ar Mediateku, budžetu vai vidējās klases apakšgalā. Un tur viss iet tā kā pa sviestu, baigi smuki. Kopumā es teiktu, ka skatos to specifikāciju, tur ir ļoti daudz šajos 190 eiro vērtējā telefonā pareizi. Tur ir 5G, tur ir aktuāls salīdzinoši Bluetooth, tur ir Wi-Fi 6, tur ir pirkstnospiedumu sensors displejā iebūvēts, tur ir 33 vatu uzlāde, kas ir normāla, ātra uzlāde. Ne ātra, bet normāla uzlāde. Pag, stop. Apple. iPhones 15, tikai Pro modeļiem es tieši saku, ka te ir viss labi. Nemaz nerunājot par 120 Hz atsvaidzi. Jā, OLEDā, starp citu. Pagaidām šitam, kas ir? OLEDs. Mēs vairs nerunājam par iPhone. Neapjūts. Jā, bet iPhone'ā tas vēl nav atnācis. Bļāvis, bet par to NFC. Man liekas, ka tas ir speciāli ar nodomu, lai tā kā, diferencētu tos produktus un lai pirktu dārgākas tos viņu fonus. Man liekas, ka tikai un vienīgi. Jo chipsetā nevar būt, ka tur nav tajā Mediatekā NFC. Jābūt. Kur vēl neiekļauj? Come on. Jā, tas tāds baigi lielais ir. Bet es gribēju pakāpties atpakaļ pie Jurģa un Mediatek komentāru. Man arī jāsaka, ka es jau esmu, varbūt neteiksim, tā kā saprātīgi izvēlējies jau otro vietā un ar Mediatek, bet tā ir gadījies, bet pilnīgi nekāda sūdzība nav. Pilnīgi nekādu update nāk. Kādreiz bija. Mediatekam bija problēmas kā ražotāji, bet tas arī varbūt ražotāju pusē ir kaut kādi ierobežojumi vai slinkums vai kas, ka nelaida Android updates, bet šobrīd Mediatekam pilnīgi nekāda problēma. Visas kameras strādā. Agrāk bija dzirdēts, ka Mediatekiem ir kaut kādas problēmas ar pozicionēšanu, ar GPS, ka tas notiek lēni un neprecīzi, bet arī šobrīd testējot to īsti novērojis neesmu. Labi, bet atkal milzīgs prieks, ka mums ir tāds zīmols Nothing, kas taisa reāli fifīgas, interesantas ierīces, kas Samsungs, redzi, taisa jau 6. paudze vai kura tur viņiem ir, un atšķirību nav nemaz tik daudz, nepašai viņi vaļā. Šitie ņem un pašai, jo viss šito biznesa modelis ir pašaut vaļā. Samsunga noteikti biznesa modelis ir pārāk nesabojāt lietas, lai turpinātu cilvēku. Pacelt cenu. Baigi vajag naudu. Tas tā kā tam opītim tirgo, kas pa 5 eiro tirgo kartufelļus kilogramā. Jā. Labi, ejam tālāk. Es tagad biju pamanījis interesantu vēl drusku Bulgārijas saistībā lietotni, saucās Weather, tā kā Way, W-A-Y, kā ceļš un There, tā kā, weather, priekš iPhone'iem, un viņi dara ļoti foršu lietu. Tāda, tu, piemēram, tā kā, karte, tu ievad navigācijā, ka tu brauc, piemēram, no Rīgas līdz Varšavai. Un tad tā aplikācijas, tu parādīšu arī, jūs neredzējāt to bildi, ja? Tā, kur mums te čatiņš. Atverat vaļā, vienkārši acu priekšā uzreiz redzēsiet, par ko es runāju. Atverāt? Rāda tātad navigācijas to maršrutu, ko viņš sareikināja, un kurā vietā kādi ir laikapstākļi. Tad, kad tu brauc ar mašīnu, tad ir diezgan vienalga. Labi, šodien bija vētra, balskā kaut kāda un krusta un vispārējais koku izgāsti, tad varbūt ir nozīme, bet ar kaut kādu moci braucot, es šogad speciāli maršrutu veidoju tā, lai man nebūtu jābrauc pa lietu, jo pagājušajos 2 gadus kā braucu, tā gāzos vienmēr. Un es izmantoju Ventusky mobilo lietotni, kura forši kartē parāda, tos kas ir provizoriskos, kur mākoņi, kur ir lietus, kur ir kas, un es tiešām, ja es redzu, ka manā maršrutā ir mākonis, es vai palieku par dienu ilgāk tie kempingā, vai braucu kaut kur citur, lai tikai nebūtu pa lietu, un principā diezgan precīzi tas viss darbojās. Un tad šajā te Weather lietotnē, kas viņi tieši uzbūvēt lietotni tieši šitam pielietojumu, šitai feature. Tā kā reāli forši.
Skarbie veči uz močiem, ādā stērpti, bārdas noauguši. Kā tik es nesalītu? Ai! Es braukšu, es smirdēšu pēc sviedriem, kaušos te ar nažiem, ar lāčiem, kalnos vai ne, gulēšu kopā ar rodiem, bet kā tik es nesalītu? Katram ir sava fobija, viss kārtībā. Es Rumānijā gulēt teltīs. Kādā Rumānijā, Bulgārijā es satiku vienu latvieti, Renāru. Viņš kaut kā tur čatā redzēja, ka es tur ceļoju. Es saku, davai, saskainamies kaut kur. Es saku, kā mēs saskaitamies? Tu esi kaut kur vienā Bulgārijas pusē, otrā. Bet labi, fakti ieliekam random punktu, kaut kādas tur klintis kārtējās. Ja? Un es atbraucu uz tām klintīm. 10:30 no rīta velku telefonu laukā no kabatas. Kur tu esi, cik tālu, un skatos, ka viņš pieripinās klāt. Un tad mēs arī parunājāmies. Un arī viņš saka, ka tā kā baigi negribējās braukt uz Skandināviju, jo visdrīzāk tu mirktu tās 2 nedēļas un augsti būtu un viss tīzli, un tāpēc mēs braucam uz leju, kur tie plus 40 grādi un svīstam kā cūkas un kaujamies ar lāčiem. Bet nav nekāda prieka, lai tu braukt ar mocī. Nekāda vispār. Un slīd un krīt un labi. Weather. Labi, tad tālāk, kas mums vēl tāds bija no tādām interesantām. Ja mēs par Apple lietām pieminējāmies, žēl, ka Henrijai nav. Tur tad atkal baumas parādījās, ka nākamais Apple Watch SE, tātad tas lētais, vienkāršākais, bomzīgais modelis, kas arī man vienu reizi ir bijis, lietots Lombarda iecienītā, ka tagad būs visdrīzāk veidots no plasmasas, lai samazinātu vietpulksteņu izmaksas. Tātad Apple'am nav naudas. Necik pasaules otrā bagātākā kompānija, laikam, vai trešā, kaut kur tur top 3-niekā, un tad veidos no plasmasas. Bet atkal no otras puses, senos laikos, plasmasīgie telefoni produkti bija, atceramies glancētāt plasmasas, glancētos Samsungus Galaxy S pirmie paši, un arī tālāk tur bija mūsdienās, tā plasmasa var būt arī, tā saucamie polikarbonāti, taču reāli kruci materiāli, jo Lumijas parādīja, ka vispār iedod fifīgu krāsu spilgtu un cilvēkiem var pārdot kā feature plasmasas korpusus. Vispār nekāda problēma. Galvenais, lai nav glancēts un atspīdošs un viss šidējs. Tā kā es nedomāju, ka tā būs baigā kaut kāda problēma. Un, ja cena pieaugs tikai par 100 eiro tam lētajam Apple Watcham, es domāju, ka lielām karotēm cilvēki ēdīs un slavēs. Un tāpēc dažiem gadiem es varēšu lietot, nopirkt iecienītajā Lombardā. Lūk, tā kā tas bija par tiem kādiem Samsungiem par Apple lietām. Un tad bija vēl tāds pētījums, kaut kāds kārtējais, ka izpētīts, ka Apple lietotāji ilgāk turas pie savām ierīcēm. Tātad bija Consumer Intelligence Research Partners izpētījuši, kas notika 2020. gadā, tātad cik cilvēki, cik gadus vismaz turas pie ierīcēm, un 2024. gadā. Un tur tā atšķirība bija tāda, ka tagad, 24. gadā, 3 gadus un ilgāk, ir vairāk cilvēku šādu, kas lieto Apple produktus. Tam liekas, ir 2 lietas. Kad bija Covid gadi? 20. gads arī bija kaut kāds ar plus mīnus. Un man liekas, kur tur tas joks bija, kas sačakarēja šo statistiku, ka tur visiem bija jāsapērk ierīces, tāpēc, ka tu no mājām vajadzēja kompito, vajadzēja kaut kādas nooptētot ierīces, kas tev vienkārši klibo. Un tagad atkal tu tās ierīces sapirkies. Es ļoti šaubos, ka cilvēki arī parastos portatīvos datorus, ko viņi nopirka tajos Covid laikos, ja vien nebija pavisam budžeta gals. Lietot, taču nekāda problēma. Neskrien taču visi pirkt laptopus pēc 3 gadiem citus. Es domāju, ka tur ir liela saistība. Un otra lieta, kas tu varētu ietekmēt, it īpaši Apple Silicon ērā, es pat tagad apsvērtu domu nopirkt M1 kaut kādu airu lietotu no Lombarda, jo kopumā viss tur kaut cik normāli darbosies. Attiecīgi, Intelis bija tas, kas kliboja savulaik. Un tur varēja salīdzinoši pēc tiem 2-3 gadiem, kaut kādiem, 3-4 gadiem varēja just, ka tur kaut ko rūc vairāk, tur kaut kas tur karst vairāk, tur vēl kaut kas tur bremzē kaut kādos gadījumos. Visi šitie ARM ierīces, un tūlītās tas notiks arī ar Windows pasauli, par ko mēs parunāsim pēc īsa brīža. Man liekas, ka tā ir saistība. Kas attiecas arī uz iPhone'iem kā tādiem, no kur man uz galda tas pats 11, kas man bija navigācijas ierīce. Tagad es tur to betu, bakstu skatos, un principā taču arī vaiprātīgi vecs telefons, un tā, pēc
modernu ļaužu sprieduma, bet viss tur vairāk vai mazāk darbojas. Tā kā nav jāmaina ierīces katru gadu, man liekas, bez vajadzības. Rejūzojam, lietojam, pērkam lietotas un netaisam miskasti no elektriskajiem gadžetiem, elektroniskajiem. Ir kādi komentāri jums par šo? Viss pareizi. Viss pareizi. Nu, varbūt neobligāti vajag skriet un austiņas pirkt lietotas. Tas tā kā nezinu. Tas tā kā ģimenē nodot prezervatīvu tālāk, bet... Bet ir taču, man liekas, izmazgājumie. Nu, es nezinu. Dosja. Bet droši vien, ka vispārējo var pirkt savā ziņā lietotu, jā. Nu, varbūt datoriem nevajag tās IO-dzēses pirkt lietotas. Un barošanas blokus. Un SSD varbūt nevajag super pirkt lietotas. Visur var. Es pajautāju tagad Google Gemini. Are there reusable condoms? Atbilde, there are products marketed as reusable condoms, but currently there are no condoms approved by the FDA or other major health organizations for reuse. Attiecīgi ir, bet neviens nerekomendē. Tad jau kaut kāda rīmī maisiņa var uzvilkt. Šobrīd varētu būt, ka nav, bet tur es zinu, ka 19. gadsimtā bija un tam līdzīgi. 19. gadsimts draugi ir 1800, kurie tur gadi vai ne, bet tas nebija, tas jau nebija lateks. Cūku zarnas? Nu, jā, tur bija kaut kādas cūku zarnas, jo štajā te filmā Anna Kareņina tur ir skaists, kur tas kadrs, kur Džūda Lausa spēlē Kareņinu, un tur Annai ar veco Kareņinu vairs tur īsti nepasē, un tad viņš demonstratīvi izvelk tādu skaistu etui, kur viņam iekšā ir tas vairākas reizes lietojamais prezervatīvs. Okay. Labi, atpakaļ pie gadžetiem. Copilot plus Compy. Kamēr es biju Bulgārijā, Ansis testēja 2 jaunos šos te produktus. Tātad runa bija par Microsoft Surface ierīcēm. Surface 8 Pro planšetam. Surface Laptops 7 un Surface Pro 11. paudzes, tas, kas tabletīte. Jā. Man ir jāsaka, ka tie nosaukumi ir absolūti murgaini un, labi, neteiksim murgaini, bet ir varbūt nedaudz neintuitīvi. Ko citi sauc par murgaini, jā. Te vēl jāpiezīmē klāt, ka mums burtiski šobrīd uz testu atbildes arī Asus VivoBook S. Tātad mums kopumā tātad ir 3 bijušas un ir uz rokām šīs te jaunās Copilot Plus datoru ierīces. Varbūt tiem, kas nav pasekojuši, tātad tie ir salīdzinoši pavisam svaigi izziņoti datori, kas tikai tagad sāk parādīties, man liekas, veikalos un citās tirdzniecības vietās. Un tas ir atkal pa lielam tas pats salīdzinājums, tas, kas ir Apple Silicon ierīces Apple pasaulē. Tagad beidzot arī Windows pasaulē ir mēģinājums iet prom no Inteliem, AMD, vismaz pagaidām, kamēr viņi nepiedāvā šādas te ARM ierīces, un Vokur Copilot plus Compy, ja tu redzi šādu nosaukumu, tad tās ir tās ierīces. Tiek solīta vājprātīgi ilga baterijas darbība, tiek solīta, kas tur veiktspēja kaut kāda, un mākslīgā intelekta features. Un tagad, Anci, pastāsti, lūdzu, kāda ir tava pieredze ar šīm 2 ierīcēm? Kas no es gribēju pateikt tā, Kristaps jau iezīmē, ka pie manis sabija šīs te 2 Surface ierīces, kas gan ideālā gadījumā būtu labāk bijušas pie Kristapa, jo Kristaps ir bijis Surface lietotājs. Man tur bija daži tādas lietas, kas man ne ar pirmo pieleca, varbūt tā teiksim. Bet pie Kristapa ir šis te VivoBook S, pareizi es nosaucu, un tas ir, ja es nemaldos, viens no lētākajiem šiem te un pieejamākajiem, ne tikai cenas, bet arī veikalos esības, cik man likās šiem te Snapdragon X procesoru klēpdatoriem. Tā kā tas, man liekas, ka tas Asus šoreiz varētu būt interesantāks, jo pie mums ar tiem Surface'iem iet diezgan smagi, vismaz man ir radies tāds iespējas tīri naudas problēma jomā. Jo varbūt, ka tas kas ir tas laptops, kārtīgs laptops ar tastatūru, tas, kas saucās Surface Laptops 7 šajā konkrētajā gadījumā. Tas vēl ir saprotamos kaut kādos cenu līmeņos, kad tu salīdzini ar MacBook Air vai Pro kaut kādu modeli, tad,
Starp citu, jā, šeit ir uzreiz automātiski vismaz 16 GB rams, jo tas Microsofts un citi, kas nu tur ir, sola, ka šie te laptopi un cita veida datori risinās mākslīgā intelekta savus tur tos problēmas, vai kā nu to var nosaukt, lokāli. Vai vismaz daļēji lokāli. Vienādi sakot, tur ir atsevišķi tie NPU, kas ir Neural Processing Units vai kaut kas tāds, kas atbild tieši par šiem te mākslīgā intelekta uzdevumiem, bet, nu, būsim godīgi, šobrīd ar to mākslīgo intelektu ir švaki. Nu, neteiksim, ka ļoti švaki, ir tieši tikpat švaki, cik būtu jebkura cita veida datorā, jo šī te recall funkcija nav, tā ir atsaukta, nav iznākusi. Tas, kur to screenshotus taisa visu laiku fonā, kur tev vajag pieglabāt 50 GB vietu vismaz savā atmiņā, lai tev varētu tos screenshotus taisīt, un es nezinu, vai viņi tur indeksē. Nu, nav skaidrs, kas tur būs beigu galā, jo šī funkcija ir atsaukta, bet, vienmēr sakot, manuprāt, šobrīd no šī saukt to par kaut ko vairāk, kā tiešām Copilot, kas ir tur kaut kāds savu veidu, tas chatbotiņš, kā saukt to mākslīgo intelektu par kaut ko vairāk, šobrīd es teiktu, ka nē. Tā nevar, tur nekas vairāk nav gluži iekšā, ok, tur Paintam ir klāt iespēja, ka tu norādi, ko tu vēlētos iegūt, un tad tu sāc tur zīmēt, un tas Paints it kā pievelk klāt, nu, lai neizskatās pēc pilnīgi tur 3-gadnieka darba, bet nu arī tur pilnīgi, nu, tas, kas tur tiek iegūts, nu, ok, tā kā, kamēr tu zīmē tur ābols karājas kokā, izskatās ļoti slikti beigu galā, jo koks ir veidots vienā tehnikā, ābols ir paņemts, nezinu, tur no kaut kāda ikonu library vai vēl nezinu no kurienes, nu, tas viss baigi sagrābstīts izskatās, nu, briesmīgi. Bet, ja mēs runājam par pašiem klaipdatoriem un neņemam vērā vai maz ņemam vērā tieši konkrēto Surface cenu, tad man jāsaka, ka, nu, tas gala rezultāts ir tāds, ka ja tu lieto ikdienas lietotnes, e-pastus, pārlūkus, varbūt kādu Photoshopu padarbini vai kaut ko tādu, tad tu atšķirību neredzi, nejūti. Tie ARM procesori ir, nu, protams, tur ir Microsoft ir uzbūvējis to, kā to slāni sauc, kas tur tulko emulācijas slāni, jā, tas ir uzbūvēts, manuprāt, ļoti efektīvi. Jā, tur, protams, tu vari vienmēr šķilt klāt kaut kādas lietotnes, kuras ir natīvi uz ARM vai uz kaut kāda līdzīga datora un tur mērīt kaut kādus papagaļus, bet nu, šie te ir Office. Šobrīd šie ir Office ikdienas, varbūt kādu filmu datori. Tie nav gaming datori. Ok, tu var kaut ko pagaimot, bet tur šobrīd ir problēmas ar anti-cheat, neiet vispār. Un tā kā tur ir iebūvēta videokarte, tad, nu, jaudīgākās spēles arī ir ļoti nosacītas, un tur FSRs neiet, ja tu Cyberpunku gribi darbināt. Nu, tur ir vesela čupa ar problēmām šajā ziņā, jā. Bet, ja mēs uz šo skatāmies kā uz Office dzelzi, tad visas standarta programmas iet tā, ka tu vienkārši atšķirības nejūti. Vienkārši tu neredzi pilnīgi kādu atšķirību, vai tur ir inteliskais dzelzs apakšā, vai tur ir Snapdragon X apakšā. Tā tik, cik dzīvo jūtami ilgāk tie datori. Nu, cik? Cik? Nu, tas ir kā tu mēri. Man bija problēma tieši ar šo te, ko mēs mēram ar PC Mark 10 modernu Office. Aizgāja šis te bateriju tests, akumulātoru ilgdarbības tests. Tā akumulātoru ilgdarbības testa tā būtība ir tāda, ka tu vienkārši uzlādēja akumulātoru līdz 95 līdz 100%, kaut kas tāds, tu rauj vadu ārā, šķil šo te testu dziesmā, un šis te tests viņš lūpo. Kamēr nosprākst? Kamēr nosprākst, jā, un tad tu atkal pieliec lādētāju un ieslēdz datoru, un tad viņš izmet to gala rezultātu, pie kurām stundām un kurām minūtēm ir izslēdzies. Bet konkrētajā gadījumā es diemžēl neredzēju šo te ekrānu, kas izleca pēc tam. Es nesapratu, kas tur notika.
Un tā kā šie datori dzīvo tur kaut kādas 16, 18 un tā tālāk stundas, tad man, diemžēl, nesanāca otrais izlaist šo te bateriju testu, bet tur ir tuvāk pie 15 stundām nekā tuvāk pie 10 stundām, jo kurā gadījumā šeit runāja par to Surface laptopu. Un tas ir iespaidīgs rezultāts, jo tur ir 120 Hz ekrāns. Es gan nezinu, kurā mirklī viņš nometās uz 60 Hz. To var pārslēgt, starp citu, Windowsā, vismaz šiem Surface'iem. Es teiktu, ka no dzelžu viedokļa, no ekrānu viedokļa šie te datori, kas ir ar Snapdragon X procesoriem, vai tas ir Elites vai C+ procesors, tie ir ļoti labi aprīkoti. Šobrīd nāk ārā, teikšu, tiešām tādu 1300 un 2000 eiro. Tuvāk pie, droši vien jāskatās, ir pie 1300, 1400, 1500 cenas, kas atbilst tādam maz aprīkotam MacBook Airam. Ja tu piemet MacBook Airam klāt lielāku atmiņu, RAMs, laikam tur RAMs klāt vēl nesanāks, bet vienu no šiem, ja tu piemet klāt, tad tās cenas ir samērīgas, jā. Bet, tev ir Windowsiskā vide. Šobrīd kaut kāds Premiere Pro neiet, Adobe Premiere Pro, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas neiet, un prasīgās spēles neiet, bet vispār es teiktu, ka ar to, ko es daru ikdienā, es pāris dienas pamocīju to datoriņu ar savām ikdienas lietām, vispār pilnīgi nekādas atšķirības, nulle atšķirības, tikai tik, cik dzesi mazāk griežās. Starp citu, tā man bija tāda... Jā, par dzesmu jautājums. Varbūt neteiksim nepatīkams pārsteigums, bet tas man bija pārsteigums, jo es biju pat vairākus rakstus rakstot, es biju nopratis, ka šie te Snapdragon X arī Elites procesori būs bez aktīvās dzeses, vienmēr sakot, tādi tā kā MacBook Airi. Bet izrādās, ka viņi visi, tā skaitā tas, kas ir Surface Pro 11. paaudzes, tas, kas ir tas nevis laptops, bet tablešu dators, pat tam ir iekšā šī te aktīvā dzese. Es ļoti atvainojos, man aiz loga līst, tāpēc varētu būt, ka šņāts. Ko es vēl gribēju sacīt? Jā, tā aktīvā dzese, tas man bija nepatīkams pārsteigums, vai varbūt pārsteigums, bet tam, kas ir tas Surface laptops 7, tam faktiski gandrīz nekad tā aktīvā dzese neieslēdzās, vai vismaz nebija dzirdama, bet tam, kas bija šis planšetdators, tas, kas ir Surface Pro 11. paudzes, tas gan diezgan aktīvi darbināja to dzesi, lai arī mums bija ar X+, nevis X Elite. Šo te procesoru modeli. Tas bija tāds drusku tāds, ka es godīgi sakot, es nebiju tam gatavs, ka būs aktīvā dzese, un vismaz klēpdatora gadījumā tā aktīvā dzese ir smuki paslēpta. Tā ir tikai starp to vietu, kur tastatūras daļa pienāk pie ekrāna daļas, tajā tastatūras daļā, protams, ir tā dzese iekšā, tad maziņa strīpiņa un neņem to karstumu ne no ciskām, ne no sāniem, nekur viņš tur pats kaut kur, es nezinu, kur viņš tur izprocesē to gaisu, tās. Bet bija uztaisīts foršs. Tas, kas ir laptops, tas bija uztaisīts foršs, tas, kas ir tablešu dators, tas par savu cenu it īpaši. Tas man nelikās tās super aizraujoši tieši dzeses jomā. Kaut kā tā. Ok, bet tad kopumā tāds galvenais rezumē ir, ka... It just works. Jā, it just works. Un kad tas galvenais iegūms, teiksim, tajā baterijas ziņā ir. Un stabilitāte un viss tur kā vajag ir. Pilnīgi, es tev saku, pilnīgi es neredzēju nekādas atšķirības. Mums arī šie laptopi no Surface bija, tad, kad mums bija šis TP-Link Wi-Fi 7 routera tests, un tiem arī ir iekšā Wi-Fi 7, un bija ļoti jēdzīgi ātrumi, un es jau biju tāds viegli skeptisks, ka varbūt šis te nestrādās vai nestrādās gan ātri, tādā ziņā, ka Wi-Fi 7 šajos laptopos jaunajos, bet pat tas gāja, un
Es neredzu, par ko sūdzēties. Ņem un lieto, ja tev neinteresē prasīgas spēles laist, tad šitā ir rīktīga lieta. Super, man ļoti, ļoti patika. Un tas ir labs signāls, šie pirmie labie varbūt apskati, lai attīstās un lai šļūts arī cenu ziņā uz leju. Jo ir dārgi vēl tie kompi. Skatos tagad Amazonā, tas VivoBook S 1300 eiro maksā. Tas nav. Jā, tas VivoBook, bet tas ir lētākais, manuprāt, lētākā opcija iegūt šos ARM procesorus Windowsiskajos datoros. Vēl tu te pieskāries mazliet arī tam Wi-Fi 7. Tātad mēs ieguldījāmies, mēs nopirkām dzelžus, lai varētu pilnvērtīgi, kvalitīvi notestēt Wi-Fi 7 routeru komplektu. Tātad baigi specifiska tēma, baigi daudz, es domāju, tie, kas grib, lai lasa apskatāms, bija TP-Link Deco BE85, bet varbūt kaut kādas pāris atziņas, Anci, tev no šiem testiem. Kam vispār mūsdienās šobrīd vajadzētu Wi-Fi 7, un vai no tā vispār ir kaut kāda jēga, ņemot vērā, ka cik daudz gala ierīces atbalsta Wi-Fi 7 šobrīd? Pagaidi, nav jau tā, ka nav Wi-Fi 7 ierīces. Tas tu, kas dzīvo pa Lombardiem, neredz Wi-Fi 7, bet ja būtu nopircis normāli jaunu Samsung, normāli jaunu iPhone, normāli jaunu kādu klēbjdatoru, starp citu, Kristaps ir vienīgais no mums, pie kura šobrīd ir dators, kuram ir iekšā uz sistēmu plates virsū Wi-Fi 7 čips, vai kā to var nosaukt, tīkla karte. Jā, tas dators ir pie tevis tagad. Tas Kristaps ir šokā. Kā lūdzu? Etherneta? Nē, Wi-Fi 7, viņam uz sistēmu plates ir virsū. Es vienkārši domāju, kuras varat to izmantot, jo man liekas, mājās ierīces, Pixel 8 Pro, tam ir Wi-Fi 7 jābūt. Jā, pareizi, tu vispār esi super aprīkots čalis. Attiecīgi, tev vajag tikai Wi-Fi 7 routeri vai routeru komplektu. Būsim godīgi, šobrīd ir izlaisti tie, kas pie mums ir pieejami, padārgi. Šie te Wi-Fi 7 routeri, konkrētais, kas pie mums sabija, tas mesh, kā tas saucās, bezvadu režģi tīkla komplektiņš no 2 ierīcēm maksāja 1500 eiro. Ej, tu nost! Jā, tu varēji kaut kādos normāli iPhone var nopirkt par to, vai daudz lietotas iPhones. Super. Tas ir plāns. Jā, normālajos veikalos, 1500 eiro par 2 ierīcēm. Katrai no ierīcēm līdzi ir 75 vatu barošanas blociņš. 75 vati mūsdienās tas ir kaut kas starp putekļu sūcēju un 2 tosteriem. Labi, pārspīlēju, bet man liekas, ka varbūt tev televizors, ja tev ir milzīgs, liels spilgts televizors, tad tas varētu tuvoties pie 100 vatu. Es nezinu, es neesmu šo te problēmu pētījis, bet 100 vati ir baigi daudz. 75 vati tāpatās, ja tīpaši reiz 2, tev tas ir briesmīgi daudz. Tās ierīces tur neiet visu laiku pilnā slodzē, bet tas vēl vien ir daudz. Par to mēs varam apskatīt. Es tur uzrakstīju aptuveni, kas cik ko ēda mūsdienās no citām līdzīgām ierīcēm apskatā. Bet pa lielam, ja mēs atgriežamies pie Kristapa jautājuma par to, kam to vajag, tad to droši vien vajag tiem, kuriem mājās negribās vilkt vadus, bet ir kaut kas ir vairāk par gigabitu. Piemēram, NAS kāda ierīce smalkāk ar vismaz 2,5 gigabitiem. Tev datoram noteikti, kā ja tu pēc jaunu datoru vai jaunu klēpjdatoru vai ar šiem te Elite X procesoriem, visiem, manuprāt, nāca Wi-Fi 7 iekšā. Pie Kristapa ir Z790 gigabaita sistēma plate, kurā ir iekšā inteliskā, kurā ir iekšā atbilstošais Wi-Fi 7, tas čipiņš bezvadu tīkla kartei. Tā kā, ātrumi ir, teiksim tā, diezgan iespaidīgi. Ja pat tur, man liekas, bija tuvu pie 2 gigabitiem pa gaisu, kad mērīja ar šo te Surface laptopu. Un bija nepilni 6 gigabiti pa gaisu, kad mērīja starp abām 2 mesh ierīcēm. Tā kā tur bija tie ātrumi vienkārši kosmiski. Jā. Bet dārgi pagaidām. Specifiski dārgi, bet sāk parādīties un lietojamas tās ierīces. Ja?
Jā, un viss. Man bija arī šajā gadījumā, arī Wi-Fi 7 gadījumā, mēs salasījām ar Kristapu kopā, mēs tur vairākas nedēļas stumdījām visu kaut ko šurpu turpu, tādā ziņā iepirkuma listi un atbildības un ko tik vēl ne. Bet mēs sapratām, ka labi, būsim godīgi, kursors sapirkās 10 gigabitu tīkla kartes 2 datoriem, tur kaut kādus niekus, kas mums bija vajadzīgi, lai uzbūvētu 2 datorus. Varētu šīs abas 10 gigabitu tīkla kartes saslēgt klāt. Drusciņi naudiņi tur aizgāja, bet man bija pārsteigums par to, ka tiešām viss piešķīlās un viss aizgāja ar pirmo. Jo man bija droši vien viegla nepārliecinātība par sevi, ka tas viss aizies. Kristapam bija milzīga nepārliecinātība, plus vēl iztērēta nauda. Bet šoreiz kaut kā dīvainā kārtā viss gāja. Tāpēc, ka karma bija laba karma bija laikam uzkrāta. Jā, mēs sen nebija bijis podcasts, nebija neviens nolamāts. Jā. Bet vienmēr sakot, tā ātrumi ir mežonīgi un stabilitāte ir un viss strādā un ja tu negribi vilkt kapara vadus, šim te bija arī starp citu optiskais, tad, tas SPF plus tā pieslēga vieta šiem te rūteriem. Ja tu nevēlies vilkt vadus pa savu dzīvokli un tev ir nosacīta tieši redzamība, tad tu vari baigos gigabitus izmocīt caur Wi-Fi un tev tie traucējumi nebūs. Tas ir mūsdienās. Tā kā tu esi nosēdējis kaut kādu vecu Wi-Fi 5 rūteru, kur tev ir, nezinu, tur kāds tur sakaru operators iešķiebis pirms 15 gadiem, tad tu ieraugot kaut ko tādu, tu būsi uz tīrsās. Pilnīgi cita pasaule, jā. Bet, tad noslēdzot, man arī prieks, ka mēs uzlabojām paši savu to testu laboratoriju un arī turpmāk mēs varēsim normāli, pilnvērtīgi notestēt šādas te vaiprātīgi ātras Wi-Fi 7 ierīces. Ar piebildi, ka testu laboratorijas puse aizbrauc pie Kristapa, lai varētu rambāt. Farming simulātoru. Farming simulātoram būs jauna versija, jauna versija un rudenī laikam būs pieejama. Kas tur jauns klāt, nezinu, redzēs. Tā spēle ir baigi sarežģīta palikusi. Tur var audzēt, nezinu, zemenes un kaut ko viņas taisīt, nezinu, ievārījumu no zemenēm. Bet man jau esmu vienkārši čalis no laukiem, man vienkārši dodiet traktoru, arklu un es vienkārši braucu visu dienu un aru lauku. Jā, man nevajag zemenes audzēt, tas pārāk sarežģīti. Es ticu, ka tā spēle kļūs arvien sarežģītāka. MSI izrādās 20 gadi aprit, kopš viņi taisa portatīvos datorus. Mums arī uz testiem MSI kompi ir bijuši. Es atceros laikus, ka viņi bija spīdīgi, glancēti un briesmīgi, bet jau mūsdienās, man liekas, tas ir viens no tiem lielajiem portatīvo datoru ražotājiem un nav vainas, var pirkt un lietot. Bet, ja mēs paraugāmies, ko dara citi, piemēram, Acers, es nezināju, ka viņi taisa velosipēdus. Ansi, tu zināji? Bija kaut kāda nojausma, bet man liekas, ka viņi bija izlaiduši. Tagad Vācijā bija kaut kādā lielajā velosipēdu izstādē bija parādījuši savus jaunos, nezinu, kā viņus tur sauca. Tur veseli čupi. Veseli čupi bija gan mountain bike formas, gan tur bija arī kaut kāda kargo formas. Elektriskie, protams. Tās cenas bija interesantas. Es saku elektriskie velosipēdi, tas nav vienkārši mehāniski, kur tu pats minies. Protams, jā, elektriskie. Jā. Un šeit atkal vēl tāda saistītā ziņa ir tāda, ka DJI taču ir iepazīstinājuši ar savu elektrisko kalnu divriteni. Par to Henrijs mums rakstīja, bet DJI tas ir tas zīmols, kas tos dronus taisa. Vai droši vien drīz vairs netaisīs. Es tā saprotu, ka viņiem tur ASV ir ļoti, ļoti liels problēmas. Jep, un tas arī, man liekas, ir viens no iemesliem, kāpēc viņi mēģina diversificēties. Un kur tur tā lielā powerbanka viņiem bija nesen izziņot. Mēs arī gribēju piebilst, jā. Un tagad, tad DJI zīmols taisīs arī šos te pašu veidotās elektriskās piedziņas sistēmas velosipēdus. Tā kā tā ir tāda interesanta tendence arī. Redziet, tie gadžetu ražotāji kompjus taisa vienā rūpnīcas stūrītī, otrā pusē velosipēdus. Jā, bet tur jau tā piezīme, ka viņiem pašiem tā piedziņa jāuztais ir. Viņi tur nepaļaujās, tā kā mūsdienās, es nezinu, pie mums droši vien vairums Bosch izmanto. Drīzāk, jā. Jā, tad, ja tev ir jāsāk tur kaut kas servisēt vai mainīt kaut kādam DJI, tur tam komplektiņam, kas tur ir uzstādīts,
veiksmi, bet, labi, redzēsim, varbūt mums iedos kādreiz pabraukt, pastīties pa gabalu, neaiztikt, vačī no tačī, vai kas tur būs. Tad jau redzēs, bet, elektriskie velosipēdi tāda bišķi baigi specifiska lieta, manuprāt. Bet tu zini, cik maksās tas DJI velosipēdi? Nē, man liekas, ka man neinteresē, bet, labi, mēģina man pārsteigt. 7 līdz 12,000 eiro. Man liekas, man mašīna nav 7 līdz 12,000 eiro vērta. Droši vien te apakšgalā ir, bet... viņiem veiksmi. Pa 12,000 tur jau pērk triatlona riteni un tas ies labāk. Tas ies labāk ar cisku spēku nekā šitais DJI pa 12 štukām. Gan jau, ka viņi mēģina darīt tā kā Tesla no sākuma dārgākas lietas un pēc tam, lai varētu atļauties tirgot, ražot lētākas lietas. Jo lētajā velosipēdu galā es ticu, ka ir milzīga konkurence. Tur viss skatās tikai uz cenu. Un tas vecais stāsts, ka tur nav maržas un, attiecīgi, tur nav biznesa. Es domāju, ka DJI to arī atēdušies arī dronu pasaulē. Kad viņi sāka ražot, tad maz bija dronu pasaulē nopērkami. Tagad taču paskatījos, katru stūri ir kaut kāda droni. Labi, tagad ir otra problēma. Tagad ir visur jābūt tām licencēm un visu pārējo. Nekur vairāk nevar palidot, bet bija viens tāds brīdis, kad bija riktīgi šķiet Wild West un viņiem lido, kur gribi, kā gribi un visiem pilnīgi vienalga ir. Tagad tā vairs īsti nav. Labi, vēl par tādām šitiem te droniem un mākslīgā intelekta risinājumiem pāris ziņas tā kā no Latvijas puses. Izrādās, ka satelīta tīkls elektrolīniju defektēšanā testējuši ir mākslīgā intelekta risinājumus. Praksē tas izskatās tā, ka tur ir droni, kas gan fotofiksē, safilmē, sabildē tos līnijas, un tur rakstīt, ka vāc citus ģeotelpiskus datus. Tur visdrīzāk kaut kāds, atrašanās vieta, kaut kādi, ko tur vēl var vākt. Un tad mēģina, saprast automatizētā veidā dažādus tīkla defektus un novērtēt elementu tehnisko stāvokli. Tā kā būtu interesanti kādu paintervēt no viņiem, lai viņi pastāst mazliet detalizētāk. Es varētu par sadalstīkliem runāt daudz un dikti. Man ar viņiem ir bijusi darīšana tikai nepatīkama, jo es pat neesmu mēģinājis neko pieslēgt vai atslēgt. Pagājuši gadu mums bija pirms dažām stundām Bauskā, bija tur lielās šmuces, bet pagājuši gadu bija pie manis Salkrastos lielās šmuces ar vējiem un sagāstiem kokiem. Un šie te sadalas tīklu džentlmeņi pēc, tur bija vairāk par 4-6 stundām, bija manās 3 fāzēs, vienā no 3 fāzēm bija iedrāzuši iekšā nevis 230 voltus, bet 120 voltus. Un tas man liekas, kas jūs debīli esat? Kas praksē notiek? Kas praksē notiek? Nē, ja viņi iedrāž iekšā bišķi mazāk tos voltus, tad, piemēram, telefonu to var uzlādēt, čaiņiks lādējas ļoti lēnām, bet lampiņas nespīd. Kā tu izmērīji, ka tur ir pamazs spriegums? Tas ir loģiskā dedukcijas spriedums, jo tev uz telefonu lādētāja stāv virsū 120, 230 rakstīts. Amerikāņu. Visticamāk. Jā, jo tev tas ir travel lādētājs, bet čaiņiks vārās lēni. Tas arī tā kā daļa no šīs te metodes izslēgšanas, un ja tava lampiņa, kas ir tikai 220, bet man ir arī multimetrs, tik stulbs es neesmu kā viņi. Bet, kas jūs pilnīgi esat prātu zaudējuši? Kādas tur ir defektēšana ar mākslīgo intelektu, pielietojot varbūt kādreiz savējo? Tas bija vienkārši superīgi. Pagājuši gadu, neatceros datumus, nevar nosaukt, man jārulē ir caur SMS-iem. Bet Salkrastos šitais te bija vienā fāzē iedrāst 120 volti. Paldies jums. Nekas neuzsprāga, protams, tur nebija laudus samainīts vietā, vai zemējums ar 0, vai kas tur, tad gan ir diezgan liels nepatikšanas. Bet kopš šiem te trikiem es pieapdrošināju klāt arī šos te tos elektro problēmas, bet ne jau pie Latvijas Energo, es pie īstā apdrošinātāja pieapdrošināju klāt, man tas izmaksā 13 eiro gadā klāt.
cūkas mākslīgā intelekta defektēšana. Sāciet paši ar sevi, kā tur bija tas. Var just, ka sāpe Ansim ir nēšta. Nē, tur bija bez 5 minūtēm pilnīgi nodedzināta māja, vai es nezinu, tur būtu man viss uzsprādzis. Ūdens pumpētos pretējā virzienā. Okay. Labi, man tālāk. Sveiciens sadals tīkliem. Ja tu nonāktu SIA rehabilitācijas centra Stērvete, kaut kādu. Pamēģiniet iedrāst vēlreiz šito 120 voltus, tad kāds nonāks rehabilitācijas centrā Tērvete. Lūk. Ieslēgs jūs tīklā paralēli slēgumā. Tātad tur ZZ Dats, labi zināmais Latvijas valstisko projektu ražotājs, IT projektu, ir izveidojuši kaut kādu runas atpazīšanas programmu. Tur ieviesa, testēja. Un tur tā doma ir tāda, ka atšifrē pa lielam sarunas vai nu zvanus vai kaut ko tādu. Un attiecīgi tad var teksta formātā, ka tev iegūta šī informācija. Un tad darbinieki varēs labāk, operatīvāk rīkoties ar šiem datiem. Iedomājies, tu esi veicis telefonu sarunu, un tad tev kaut kāda atskaita jāsaraksta ir, tu jau tur pusi neatceries noteikti no tā, ko tu runāji. Mākslīgais intelekts neko neaizmirst. Visu, ko jūs tur maigi izrunājāt, vai ne tik maigi, tas viss arī būs sarakstīts. Lūk. 231,000 nepilns eiro izmaksāja. Bet lielākā daļa nosedz Eiropa. Tā ka viss ir kārtībā. Savukārt uzņēmums Apply ir sataisījuši Synapse risinājumu, ko testēja ar radiologiem no Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas. Un šeit tas doma ir tāda, ka tāda atkal mākslīgā intelekta risinājums, kas meklē kaut kādas lietas šo te tujos skenos, jeb tajos attēlos radio, un mēģina ātrāk noteikt insulta kaut kādas pazīmes. Jo šitā, man liekas, ir tāda lieta, jo cik mums bija uz radio vienreiz kaut kāds tieši radiologs, un viņš arī teica, sataisās no sākuma bildam, pēc tam kaut kur attālināti, kaut kur cilvēki skatās šos te bildes, un tad mēģina pamanīt kaut ko, kas tur ir jāpamana. Es nebiju iedomājies, ka tas ir tā kā nodalīts process. Man kaut kā vienmēr likās, ka tajā pašā telpā vai tajā pašā ēkā kaut kur tas viss notiek, bet tā nav. Tu reāli vari sēdēt kaut kur attālināt un tad tikai analizēt tās bildes, ko tev ar to aparātu sataisīja. Jā, un tad to kāds saraksta, un tad tu pie ārsta, kas tev grib uzšķērst vai negrib uzšķērst, nonāk tikai tekstiņš. Jā, kas tur ir vai kā tur cilvēks. Nav. Jā. Lūk, bet šajā gadījumā tad labā ziņa ir tāda, ka ir izstrādāts risinājums un ka tiek testēts ar īstiem, reāliem ārstiem, medicīnas personālu un tā, jā. Un kā ir nosaukt šis te rīks? Doktors House? Synapse. Man liekas, ka Synapse bija izstrādātājs. Synapse ir man driver pelēji. Uzņēmums ir Apply un rīks ir Synapse. Synapse bija tie savienojumi vai kas neironu? Kaut kas tur tāds bija. Jurģis noteikti zina, kā tās gudrs cilvēks izglītots. Jā, Synapse ir tev degunā te ir tas, kas aiziet ciet, un tad tu runā šitā te. Ir sīnusi, bet Synapse savukārt ir tas, kas nodrošina, ka impulsi tiek padots tālāk. Kas no kurienes uz kurienu lūdzu, ja nav grūti izskaidrot? Labais pulenieks apjuka. Es tev nevaru precīzu definīciju pateikt, jo man, protams, galvā ir skaidrs, kas ir sinapse. Tātad Latvijas Wikipēdijā saka tā, sinapse ir divu neironu saskares vieta. Vai arī nerva un muskuļa saskares vieta, kad notiek signāla pārraide starp tām. Sinapses nervu sistēmā nodrošina informācijas pārraidi starp šūnām. Tas ir tavs Wi-Fi 7 tikai. Tas ir tas, kas man nav. Jā. Brīžiem liekas, ka nav. Lūk, tā kā maleči, jā. Savukārt Vācijā tiesa ir atļāvusi patentēt mākslīgā intelekta ģenerētus izgudrojumus. Šī tāda interesanta tēma vispār.
atkal, man liekas, mākslīgais intelekts vai ne mākslīgais intelekts, bet tur bija kaut kāds konkrēts piemērs, ka ir kaut kāds trauks radīts, izmantojot tur automatizētu sistēmu, fraktālu ģeometriju, kas tā kā dīvainas formas trauks, bet pēc matemātikas viņš, laikam, tas kaut ko vislabāk arī dara. Ir redzēt arī, piemēram, kaut kādi mēģinājumi ne tā tiltiem, ne tā ēkām kaut kādām šitās konstrukcijas, ja? Jo tā kā prātā liekas, tur simetriskām formām kaut kādām, bet, ja pieslēdz matemātiku, tad nevienmēr tas ir simetriskam, visam ir jābūt, un ļoti dīvaini izskatās, bet pēc matemātikas sanāk, ka tas ir visstingrākais, varbūt, risinājums, vai vismazāk materiāla tiek izmantots kaut kādām tām sijām vai kam tur. Tad, lūk, jā, tad Vācijā ir tiešām tiesa lēmusi, ka varēs patentēt šādas lietas. Bet, man liekas, baigi dīvaini, ne jau izdomāja pats, tur visdrīzāk ir kāds zinātnieks, kas izmantojot mākslīgā intelekta rīku, kāpēc nevar to zinātnieku vai to uzņēmumu ierakstīt tajos patentos. Tas man tā likās baigi dīvaini. Nu labi, bet ja tas nav... es neesmu uzkāries, jo es izskatos uzkāries. Bilde ir, bet tā kā tā sinapses daļai darbojas. Skaņa ir. Super, jo man te baigi līstais loga, un es kādreiz palamāšos par sakaru operatoriem atkal, bet tas ne šai reizē. Bet jautājums bija par to, vai tur tas tā, iespējams, es neklausījos, vai es palaidu garām, bet tas tu vari ņemt un jebkuru chatbotu izmantot un nopatentēt, vai tev pašam tomēr ir jāieguldās kaut kādā formātā, lai tas darbs tomēr būtu arī tavējais, tādā ziņā, ka chatbota tur apmācīšana, programmēšana vai tur jebkuru izspļauto stulbumu par picas, picas sierā iemaisīto līmi var nopatentēt. Jā. Viss es aizgāju ciet, jā? Vai viss notiek? Nē, man tas sākās vakariņu gatavošana, tāpēc man tagad ir vairāk trokšņi, tas nav lietas. Izklausās, ka tu sabiedriskajā vīriešu toaletē, tagad, kur ir nevis keramikas podi, kur ir nerosējušā tērauda podi, tā izklausās. Tur vairs nevarēja izturēt šo mūsu podcastu ierakstu, pārāk ilgi mēs te runājam, sieva skatās ar baltu aci dusmīgu. Bet ļoti mīlu joprojām un viss kārtībā. Viņa paskatās tā kā... galvenais, lai jūtas ir appusējies. Nē, šeit ir. Labi, vēl tik daudz tādu interesantu lietu. Piemēram, Eiropas Savienībā visos jaunajos auto turpmāk obligāti jāuzstāda inteliģenta ātruma ierobežošanas sistēma. Ļoti labi lasīta ziņa. Jau ir arī 105 komentāri. Tur cilvēki gan ir aizbraukuši diskusijā par to, kurš loks un nemāk braukt, bet... Stāsts ir, vispār šitā tēma ir ļoti laba, jo tas ir viens no iemesliem, kāpēc mašīnas paliek dārgākas un kāpēc tu vairs nevari nopirkt vienkāršu un lētu mašīnu. Es biju nesen pie Auto Basadone, tur skatījāmies kaut kādiem Hyundaiiem, un agrāk bija tur i10, i20, kas maksāja jauna, cik bija, 12,000 eiro? 11,000 eiro. Bija, jā, un man tajos laikos nenormāli tā mašīna patika. Un es visdrīzāk tagad pat labprāt nopirktu lietotu šādu i20 mazo sūdiņu un braukātu priecīgs. Un nav iespējams vairāk nopirkt tagad šādas lētas, jaunas, vienkāršas mašīnas, tāpēc, ka viņas vairāk nav vienkāršas. Ir tev jāpakļaujas tādām sistēmām, šitādām prasībām, un beigās tās mašīnas maksā kaut kāds i20, cik tur 18,000 eiro. Tā kā daudz naudas maksā. Lūk, un tās sistēmas kā tādas jau tiek iekļautas jau vairākus gadus, un, piemēram, tagad mēs testējot tās nesen elektromašīnas kuplā skaitā, ir tādas, kas tur pīkst, ka tu pārsniedz ātrumu, jā. Un tu vari izslēgt to sistēmu, bet tad, kad restartēsi mašīnu, atkal iekāpes un sāks braukt, atkal viņi ieslēgsies automātiski. Tu nevari pilnībā izrubīt, jā. Un tas ir tik kaitinoši, tāpēc, ka nebraucam mēs pēc zīmēm visu laiku. Vienmēr ir kaut kas citādāk. Vai arī tās noguruma mērīšanas sistēmas. Ir mašīnām, kurām ir mazāk uzkrītošas, un ir arī mašīnām, kurām ir krietni vairāk uzkrītošas šīs sistēmas, kad
Tu paskaties, nezinu, borta kompī navigāciju, ja? Kur tu tur jāgriežas, un uzreiz sāk pīkstēt kaut kas un vibrēt stūrē. Kur tu skaties uz ceļu, ja? Un būs tikai briesmīgāk. Bet par ko šoreiz ir tieši runa? Kas tieši tiek ierobežots? Tātad tagad visām mašīnām, kas tiek tirgotas Eiropas Savienībā, sākot no 7. jūlija, ir jābūt sistēmām ar ceļazīmju nolasīšanām, ar GPS datiem, ar navigācijas sistēmu datiem, par ātrumu runā. Ja? Mašīnai ir jāzina, kurā vietā uz cik drīkst braukt. Un tad ir vairāki veidi, kā tām sistēmām ir jādarbojas. Var brīdināt ar skaņas signālu, kaut ko pīkstēt. Ja tu brauc ātrāk nekā mašīna nolasīja zīmi, vai mašīnai likās, ka nolasīja zīmi. Piemēram, nepamanīja, ka tur ceļu remonti ir kaut kādi veci navigācijas informācija, un tev viņi tur pīkstēs. Ja, kad tur, nezinu, uz Liepājas šosejas uz 70 jābrauc, jo tur pirms dažiem gadiem bija remonti kaut kādi. Tad tālāk ir vai nu vibrējošas kaut kādas stūres lietas, ja? Vai kad var uzsist atpakaļ pa akceleratora pedāli. Šitās arī ir diezgan, ABS mēs atceramies un zinām, kā tas ir, kad tu spied bremzi un tev sit atpakaļ. Arī tas var būt, ja? Vai arī, kad, labi, automātiski, laikam, samazināt ātrumu, nē, tas būtu pārāk traki. Un, protams, overraidot tās sistēmas var stingrāk uzspiežot gāzes pedāli. Ja, piemēram, tev ir situācija, ka tev jāapdzen, tad tas viss iet nebūtībā sistēmas, un tu vari braukt tā, kā tev ir jābrauc. Jo tas tieši tā. Man liekas, ka Džeremijs Klarksons arī teica, ka ātrums un jauda atrisina visas problēmas. Bet man jāsaka, ka es pagājušajā gadā tiku pie īres Volkswagen, ļoti svaiga. Un tas bija baigais draņķis šajā ziņā. Tas jau bija aprīkots ar droši vien visu, kas bija nepieciešams. Un es mēģināju izbraukt starp velosipēdistu un pretimbraucošu mašīnu. Tā kā es pats esmu diezgan, varbūt neteiksim, aktīvs velosipēdists, bet tā kā es esmu velosipēdists savā jomā kaut kādā nosacītā, tad es saprotu, kas ir nepieciešams, cik tālu no tā velosipēdisti jābrauc. Tas nebija domāts tā, kā izskanēja. Bet tā mašīna, Volkswagen, reāli uzsita pa bremzēm. Un tas turklāt bija 70 zonā, un es braucu ar godīgiem 65, es tā domāju, vai kaut ko tādu. Un tas draņķis vēl paņēma un uzsita pa bremzi. Diezgan reāli uzsita pa bremzi. Bet varbūt viņam nepatika, ka es braucu starp mašīnu un velosipēdistu, pretimbraucošu mašīnu, bet tur bija vietas visiem atliku likām, un tas pretimbraucošais vēl speciāli pavācās malā. Tur bija, nezinu, cilvēcīgi un faktiski un praktiski tur viss bija ideālā situācijā, bet tas draņķis ņēma un riktīgi uzsita pa bremzi. Tur jau tā problēma, ka man tagad prātā nāk arī, piemēram, Teslas. Ja Tesla pēkšņi savā kompī izdomā, ka, man, nezinu, brauc kaut kas virsū, vai mēs braucam virsū velosipēdistam, kaut gan tur pilns vietas ir. Tās sabremzēšanās avārijas ir diezgan jūtama un var radīt avārijas situāciju pati pa sevi, ja? Jo tu negaidi, tu kā apdzen, apsteidz velosipēdistu, tu redzi kā vadītājs, ka tur vietas, tur tie 20 centimetri stabili ir, ja? Nekādas problēmas. Kāda 20? Tur, man liekas, man bija 1,20 m. Es pārspīlēju. No abām pusēm. Jā, bet tas, kas gribu pateikt, ka pat ja varbūt kādu birokrātu dokumentos radītajos tas izskatās, vai AI rīku radītajos dokumentos izskatās forši, brauks visi lēnāk, būs drošāk un mazāk nāves uz ceļiem. Reāli praksē tās sistēmas nedarbojas. Ne paredzami, ne starp dažādām autozīmoliem līdzīgi. Katram ir kaut kādi savi. Tur štāta ķīniešu ora besīgi pīkstēja par visu. Ja? Tad tur kaut kāds, Volvo, piemēram, arī pīkstēja. Tad kaut kādas citas mašīnas, tās sistēmas it kā ir ķeksītim, bet viņas reāli vispār tevi neietekmē. Tad sajūta, ka ražotājs ir sapratis, ka nav ko apgrūtināt mūsu šos braucējus, klientus un tā. Baigais bardaks ir. Un man liekas, ka tur klapatu būs vairāk nekā lielas jēgas. Lai gan nevar zināt. Man liekas, ka tā automātiskā bremzēšanas sistēma gan visdrīzāk daudz situācijas uzlabo. Kad tu
pats vairāk nepaspēt nobremzēt, un tas, ka mašīna pati sabramzējies, tas, man liekas, ir diezgan labs ieviesums, kas jau ir mašīnās jau labi sen. Nē, viena lieta, ka tu tur sastrēgumos, es nezinu, ko tur ošņā pirkstus, vai es nezinu, ko dari. Jā. Un tad, lai neieripotu kādam aizmugurē, neiebrauktu pakaļajā bamperī kādam priekšā stāvošam. Tas ir ok, jā, bet ja es braucu ar 65 vietā, kur ir 70, viņš man vēl aiztiek, visādos nepiemērotos veidos, tad, tas tiešām tas rada, tajā gadījumā man likās, ka, es nezinu, vai es esmu bedrē iekritis vai kad ritens ir nokritis nost, tas nebija tā super korekti no tās automātikas puses. Bet es neesmu tik šausmīgi daudz, pat salīdzinoši, ne tūs neesmu tik daudz nobraucis kā Kristaps un mūsu Māri, es atvainojos, ar šitām tā jaunajām gudrajām mašīnām, bet tik cik es nobraucu tur tos dažus 700-800 kilometru, man jau nepatika. Bet Volkswagens un mūsu Gaugar Māris jau viņš visu kaut ko varētu pateikt interesantu par Cuprām un Volkswagen elektronikas niansēm un kas viņam tur vēl bija nogāzies, pakaļas puses bija nogāzusies un kas viņam tur vēl bija izkritis. Puse no akumulatoriem. Jā, tā kā, bet tas ir vienkārši atkal rezumējot arī šo tēmu, iemesls uzskatāms, kāpēc tehnika, mašīnas paliek dārgākas. Pat kā liekas vienkāršas mašīnas. Tāpēc, ka nav nekā vienkārša. Un tu problēmas būs ar updatiem, un kaut kas updatējas, kaut kas neupdatējas, kaut kādas jaunas lietas. Tā kā reāli mēs radām problēmas tur, kur tās varētu arī neradīt, manuprāt. Bet, birokrātiem zināt labāk, protams. Jā, tā tad pļunk. Visi paliek nervozi. Un varbūt vēl kāda tēma. Mums ir daudz tēmu, mēs varam runāt vēl stundām ilgi, bet es domāju, ka varbūt neapgrūtināsim arī mūsu dārgos klausītājus, kas pēc nedēļas pauzes tagad ir atpūtušies un aizmirsuši, ka ir garas epizodes. Vienīgais gribēju pateikt, ka šīs nedēļas ziņa, ka Spotifyā podkāstiem tagad ir komentāri. Agrāk Spotifyā bija tā kā tāds, ne Q&A, bet tur varēja atsauksmes likt pie epizodēm. Tagad varēs aktīvāk komentēt. Es tagad tiešām ļoti aicinu ielūkoties, ja tu klausies ar Spotify šo podcastu epizodi Spotifyā un pamēģināt testa komentāru. Kā tas darbojas, tas arī mums palīdzēs saprast, kā tur no admin paneļa ir tā vieglāk atbildēt un droši turpmāk nākotnē droši komentējiet, ja jautājumi ir vai vēl kaut kādas lietas Spotifyā. Tā kā es publicēju tos podcastu epizodes, es tur diezgan bieži iegriežos, man viņi ir ēpastus sūta par katriem komentāriem. Attiecīgi droši varam izvērst šo arī kā tādu komunikācijas kanālu, lai ir atgriezeniskā saite par to, cik ļoti mūsu dārgajiem klausītājiem patīk Anču humors, sinapšu trūkums viņa organismā. Jā. Jurģi, klausies, es iedomājos. Zini, kas ir tutas lietas, ja? Jā, zinu. Viņa ir forša. Viņa var nobukot uz bērnu pasākumiem. Nezinu par bērnu pasākumiem. Uz pieaugušo pasākumiem var, jo viņi jau ir tādi izbijusi dancotāji. Jā. Lūk, bet tas man... Vispār viņi man kursvietni. Ja? Un tad tas mans jautājums bija tāds, tā kā arī tev ir savs tēls, tas labi zināmais, tas Pētergaļa, ja, vai tev jau var ar šo kostīmu nobukot uz kaut kādām bērnu ballītēm? Zini kā, ņemot vērā, ka tas kostīms faktiski pieder reklāmas aģentūrai, tad tas būtu ar viņiem runājama lieta. Bet neviens vēl nav prasījis tevi, jā? Paldies Dievam. Tu tā kā grasies uz kursoru tusiņu? Jā, kāpēc nē? Jo, visur veikalā tu ieej kā cilvēks un pretī tev Jurģis skatās, ja kaut kādās, YouTube reklāmās tev, ja tev prēmijums ir beidzies, vai kāncim to ir tās aizliekas. Es tā kā gāļu kostīmā akurāt apkārt nebraukāju pa pasauli, bet man ir bijis tā, ka aizbraucot kaut kur komandējumā, cilvēki mani atpazīst un ir bijis tā, ka kāda kundze man nāk pretī un saka, cepumiņi nāk klāt un grib apskauties ar cepumiņu. Tā kā mani jaunāka klička ir cepumiņš. Ok, tad to tā arī ņemsim vērā. Vai ir kāda vēl tēma, ko es gribētu ātri piezīmēt, vai arī dodamies graust cepumiņus?
Zini, man bija īstenībā viena lietiņa, ko es gribēju piezīmēt, un tas bija galvenokārt tāpēc, ka tu iesāki runāt par Bulgāriju, un es atcerējos vienu stāstiņu par Čehiju. Taču pirms tieku pie Čehijas, tad man jāizbrauc cauri Latvijai. Pavisam nesen bija Lampa sarunu festivāls Cēsīs, bija foršs, tiešām labs. Un, manuprāt, tur samērā veiksmīgā veidā bija atrisināta arī depozīta sistēma, kur Svetbanka bija, man šķiet, ka tas viņiem skatījās kā testa pilots, viņi testēja šo depozīta sistēmu traukiem, glāzēm, viskaukam tādam, kur tu nododot, tu ielādē lietotni, un pēc tam caur QR kodu viņi, tā, kad tu nodod savu glāzi, šķīvi, kafijas krūzīti, tad viņi tev atskaita tā kā patiešo uz kontu naudiņu apakaļ, kas manuprāt, diezgan veiksmīgi un forši labi tas tā kā notika. Vienīgi, kas šķiet, ka atkal Latvijā tur drusku tas ceļš ir drusku tāds, sarežģīts uztaisīts, ka tur varēja vienkāršāk. Un tad man stāstīja to piemēru, kā esot bijis hokeja čempionātā Čehijā. Tur arī, ja tu nopērci savu aliņu, tu aizēji atdot savu depozītu glāzi, un viņi pat taisno tev, un pat nekāda lietotne nebija jāielādē. POS automāts pieliek klāt un vienkārši reversā tev pārskaita to naudu, kas bija interesanti. Pirmkārt, es nebija iedomājies, ka POS automātiem ir šāda reversā funkcija. Jo parasti viņi grib naudu savākt. Kas? Parasti viņi naudu grib savākt no mums. Jā, reti, kad viņi grib dalīties. Tā bija viena lieta, un otra, ko pēc tam vēl mēs pārunājām, ka Latvijā to būtu tik vienkārši veidu būtu grūti ieviest tīri vide dēļ un likumdošanas dēļ. Bet tādā ziņā es esmu priecīgs arī par to, ka Lampā, manuprāt, tas bija ļoti labais piemērs, kā var ar depozītu sistēmu tikt galā. Ok, forši, kaut kas vēl? No manas puses viss. Ansi? Man neļaus izteikties mainieku par lampas niansēm. Tas, lai paliek. Ja jūs gribat kaut ko uzzināt par lampu, dodieties uz Twitteri. Tur viss ir izskaidrots gan par finansiālām, gan par filozofiski, politiskām lietām. Jā. Kas nevienmēr sakrīt ar to, ko lampa mēģina pateikt. Vairāk es neko neteikšu. Okay. Jo man jau mājās ir vismaz bijušas 2 diskusijas par šo tēmu. Apakaļ mājās ir arī tā pozīcija, ka tas ir jauks pasākums un noderīgs sabiedrībai? Redziet, mums ir visur tā, ka man ir jābūt tajā nosacītajā opozīcijā. Ka kādam ir jābūt tam bad kopam. Jā, skaidrs. Labi. Pagaid, Jurģi, ja tu biji Lampā, par tehnoloģijām tur bija sarunas, tas noteikti bija par mākslīgo intelektu priekšā un pakaļā. Bija, starp citu, es tieši biju arī aizgājis uz RSU telti, un viņi bija Kahūtā uztaisījuši to interaktīvo spēli, kur tev jāmēģina atpazīt, vai tas ir AI radīts, vai tas tā ir reāla bilde, vai deepfakes, vai reāls vidīgs. Es esmu spēlējis tādu spēli, kur ir jāatpazīst, vai tas ir sandvičs, vai tas ir jaunkundzes, tas tur nav svarīgi, kas. bet nekas tāds baigi, tev tur, Jurģi, nebija tajā tehnoloģiskā ziņā no šī pasākuma? Tīri no tehnoloģijas ziņā, nē. Jo tur darbojās visi tie paši tildes brīnumi, kurus jau redzēju jau iepriekšējā Lampā, un viņi darbojās forši un labi. Un faktiski kļūdas, piemēram, transkriptam tika pieļautas tikai tajā brīdī, ja tu pats nokļūdījies, vārdam ar kaut kādu uzsvaru, nepareizu, pārteicies vai kaut kā tam līdzīgi. Tas transkripts strādāja ļoti forši, labi, kaut kā tā. Pagad tas transkripts, lai nebūtu jānodrošina surdo tulkošanu vai kaut kas tam līdzīgs? Uzreiz notiek titrēšana. Un es pieļauju, ka tas ir par pieejamību. Piemēram, ja ir kādi vājdzirdīgi cilvēki, tad tu vismaz kā minimums var sekot līdz tekstam. Vai, piemēram, sēž un austiņās klausās kursoru podcastu. Piemēram.
Mēs mēģinājām atšifrēt, bet tur nekas tāds baigi nedarbojas. Tāpēc, ka mēs neesam trenēti runāt pirmkārt. Otrkārt, mēs runājam tādas dumības. Jep, arī taisnība. Tad viņiem būtu jāpatrenē vēl uz dumību kaut kādiem tekstiem. Tagad ir gandrīz 100 epizodes, viņi varētu satrenēt savu modeli uz šīm 100 dumībām. Es ticu, ka būtu labāks rezultāts. Zini, kas mums Elvim Strasdiņam jāpaprasa, lai viņš samāca līdzīgi tā kā viņš nokopēja, ko tur Artūrs Krastiņa balsi, Spriņģes balsi. Jā. Lai viņš samāca mākslīgajam intelektam kursoru podcastu. Briesmīgi. Labi, viss. Ja? Sakam, atā. Jā. Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podkāsts kopā ar Kursors LV.